Šīs dienas tēma ir perfekcionisms, kā jau jūs zinat, un sāksim varbūt ar definējumiem, dažādiem, ko var atrast internetā, ja, jo mēs izvilksim kaut kādu tādu vidējo kvadrātisko no visiem tiem definējumiem, bet tāds jēdzīgākais, kas ir atrodams internetā, Kognitīvu behaviorālās terapijas centram, Intelepo, ir lūk šī definīcija, ka perfekcionisms ir personības īpašība, kas saistīta gan ar izdegšanu, gan ar paaugstinātu stresa līmeni, un perfekcionismu raksturo tiekšanās pēc pilnības, pārāk augstu standartu uzstādīšana, līdz ar tendenci pārlieku kritiski izvērtēt savu sniegumu. Un perfekcionisti bieži vien lielu nozīmi piešķir tam, kā viņus novērtē citi cilvēki. Ja, tad par to mēs vēl runāsim. Līdz ar to perfekcionisti bieži izjūt lielu spiedienu, jo cenšas dzīvot atbilstoši savām un uztvertajām vidas augstajām prasībām. Vispār perfekcionismā arī tas jēdziena izpratne būs daudz kur balstoties no kognitīvu behaviorālo psihoterapiju teorijām, tāpēc tas varētu palikt kā tāda galvenā definīcija, bet piemēram arī citos saitos ir tādas interesantas definīcijas, tāpēc interesi pēc es arī viņas parādīšu, kā piemēram Veda.lv, ka aiz perfekcionismu parasti slēpjas līdera talants. Tāds cilvēks ir atbildīgs, tāds cilvēks pats ir iedomājies, ka viņam ir misija informēt un pamācīt citus. Un parasti karjeras sākumā šiem cilvēkiem viss arī labi padodas, tiem ir veiksme, un tie iegūst kaut kādu varu vai kļūst par mazmērogu līderi. Un fizioloģiski perfekcionistiem, kas idealizē attiecības, parasti sāp sirds un ir sirds slimības. Šo definīciju es paņēmu arī tāpēc, ka mēs nošķirsim tā saucamo pozitīvo un negatīvo perfekcionismu. Te definējumā slēpjas kaut kāda, ka tas ir kaut kas pozitīvs. Ja? Izņemot, ka fizioloģiski no stresa var ciest sirds. Un man vēl tā ieinteresēja no Poirot.lv, kas patiesībā ir perfekcionisms, un tur tāda vēl interesantāka definīcija ir, ka perfekcionismu tikai šķiet sarežģīta un augsta intelektuāla īpašība, taču patiesībā tā ir visparastākā gļēvulība. Aiz snobisma maskas slēpjas banālas bailes, un rezultātā pārspīlētā vēlēšanās, lai viss būtu ideāls, liek cilvēkam justies kā niecībai un nomāc radošumu. Tas ir it kā Jonas Ellisona citāts. Mēs mēģināsim tad aiziet dažādos perfekcionismu mehānismos, tad paskatīties, kā tad īsti ir. Lūk, paņēmu vienu piemēru no pētījumiem. Jūs šeit redzat, ka šis pētījums nodala, ka perfekcionisms var būt pozitīvais vai negatīvais. Ja, ko nozīmē pozitīvais? Tas nozīmē, ka perfekcionisms kaut ko dod. Vispirmām kārtām attīstībai. Bet perfekcionisms negatīvais, tas ir kaut kas tāds, kas sāk traucēt attīstībai. Un tātad mēs varam nodalīt kaut kādu perfekcionismu, kas palīdz attīstībai, un kaut kādu, kas traucē. Lūk, ja mēs nodalām, kas tad ir tas negatīvais perfekcionisms no šī pozitīvā, tad lūk, varētu izvirzīt tādas kritērijas kā pastāvīga prasība un standartu paaugstināšana. Ja? Tātad cilvēkam visu laiku nav labi. Ja viņš ir sasniedzis kaut ko, tas tik un tā būs pa maz. Tātad priekšstats par ideālu pastāvīgi mainās tā, ka nav iespējams to sasniegt. Nevis kā, piemēram, cilvēks uzstāda mērķus, un viņš arī viņu sasniedz, viņš izjūt gandarījumu, un tad viņš uzstāda tālākus mērķus. Tātad te ir tas mainīgais. Netiek iegūts gandarījums un apmierinātība par progresu, jā, tātad visu laiku ir šī neapmierinātība, ir pastāvīgi uzslavu un atzīšanas meklējumi. Tātad, ja nesaņem šīs uzslavas un atzīšanas, sāk sajusties slikti. Kaut kāds notikums, kas nav tad ideāls, ja, iedomātais ideāls, tas notikums tiek ilgstoši pārgramots, un tad ir šī pastāvīgā paškritika noved pie trauksmes un pat pie depresijas.
Arī var teikt pie izdegšanas, un, protams, te var arī pielikt prokrastināciju, jo viens no vismaz prokrastinācijas iemesliem noteikti ir perfekcionisms. Lūk, un tad mēs varam apskatīties šo negatīvo perfekcionismu, kā tāds rodās, ja, kā rodas sevis nicināšana, kritizēšana, koncentrēšanās uz neveiksmēm, ja, tieši kas saistīta ar šo perfekcionismu. Lai tā varētu saprast, kas notiek mūsu galvās, es paņemšu tādu vienkāršotu cilvēka psihes uzbūves schēmu, kas ir sadalīta tādās 3 lielās daļās. Tas ir paņemts no Zigmunda Freida, kurš psihi iedalīja id, ego un superego, droši vien daudzi zina tādu iedalījumu, bet šī ir pārveidota. Ja, tātad Freida teorijā superego tas bija, kad morāles spriedumi ir vērsti pret sevi. Ja, un cilvēks pastāvīgi sev kritizē un šausta. Bet morāle varbūt arī kaut kas tāds, ka spriedums ir vērsts pret citiem. Tas Freida teorijā nebija. Tad mēs varam izdalīt tā kā to cilvēka personības centru vai tā kā patību, kurā ir šī apzinātība, kritiskā domāšana, empātija. Empātija tādā nozīmē, ka cilvēks pareizi saprot, kā otrs cilvēks jūtās, kādi ir otra cilvēka motīvi un teiksim, arī kaut kādā veidā uzskati. Ja, tātad šeit varētu teikt, ka empātija arī saistīta ar kritisko domāšanu, ja mēs pasauli, tas ir citu cilvēku uzvedību, saprotam pareizi. Nevis piedēvējam viņam īpašības, kā zināms, kad, teiksim, cita acīs skabargu redz un savās acīs baļķi neredz. Ja, piemēram, šis teiciens, viņš atspoguļo, kad cilvēkam ir slikta savu emociju apzinātība, ja viņš tātad neredz kaut ko sevī. Un arī sliktas empātijas spējas, ja viņš fokusējas uz kaut kādām skabargām citos cilvēkos. Nu un visbeidzot, Freidam bija tās bioloģiskās dziņas. Freidam viņas bija 2, seksualitāte un agresija, bet es te ieliku piramīdu no tādas zinātnes, kas saucās evolucionārā psiholoģija. Atgādina šī piramīda mazliet Maslow piramīdu, ko droši vien vismaz lielākā daļa no jums zina. Bet augšējie 3 stāvi nav kā Maslow piramīdā, ja, bet tātad cilvēka biosociālajās vajadzībās ietilpst attiecības, romantiskās attiecības un arī tad veidošanās pa vecākiem, ja, kā jūs šeit redzat. Protams, tur var būt vēl kaut kādas vajadzības. Nu, viņas saukt var par dziņām, var par motīviem, kas mūs virza, vai par biosociālajām vajadzībām, tāpēc, ka tam ir kaut kāds sakars ar smadzeņu bioloģiju. Nu, un šī schēma mums palīdz saprast tā, ka pēc šīs piramīdas mums veidojās gan priekšstats par dzīves jēgu un dzīves mērķiem. Tas ir tie mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Un, protams, ka cilvēkam dzīves jēga nav kaut kāda viena, ja, bet principā jau tās ir daudzas. Ja, tā tad kaut vai piederība grupai, ja, un tas ir kaut kāds sociālais status, un tas ir seks, un tās ir romantiskās attiecības, tas ir vecākiem, tur varētu piederēt arī garīgums, un arī kaut kādas altruistiskās, gan arī egoistiskās vajadzības. Visas šīs daudzās vajadzības uzstāda kaut kādas dzīves mērķus, ko cilvēks grib sasniegt. Ja? Un pieņemsim, ļoti svarīgi starp tām ir arī kaut kāds sociālais status, kam ir saistība ar perfekcionismu. Un tas ir tas, ko cilvēks grib pats. Un tad ir morāle. Tagad zinātnē saka, ka morāle arī ir kaut kas bioloģisks mūsos. Tas nav tā gluži, ka morāli mums iemāca vecāki, sabiedrība, tur skolotāji, garīdznieki un tā tālāk. Ja? Bet cilvēkā morāli ir ielikt arī bioloģiska. Viņi ir atrasta, ka morāli faktiski ir visiem. Kārt morāli ir gan reliģiskiem cilvēkiem, gan nereliģiskiem, tā saucamiem neticīgajiem un ateistiem. Un morāli, kaut kādas morāles normas ir pat
tiem cilvēkiem, kas ir ieslodzīti par dažādiem kriminālu pārkāpumiem, ja, un ir pat kriminālā morāle. Un tai pašā laikā morāle ir visvairāk to ietekmē tieši apkārtējā vide. Ja, piemēram, jau sākot ar mūsu vecākiem, skolotājiem, tur treneriem, un tā tālāk. Ja, kā arī izlasītās grāmatas un pat raksti internetā. Tāpēc varētu teikt, morāle ir vistiešākā saite ar to perfekcionismu. Tas ir kaut kas tāds, ka cilvēks uzstāda sev dzīves mērķus ne tikai tādus, kādus viņš tā kā grib no iekšpuses, bet arī tādus, kā pret viņu pavērš sabiedrība. Jā, piemēram, katram uzdevumam jābūt veiktam perfekti. Ja? Tāpēc mēs šeit paskatīsimies, kā morāli to visu iespaido. Morāles definīciju gadījumā, ja kas, lai arī viss būtu nodefinēts, par ko mēs te runājam, es izvēlējos tādas vienkāršākās, jo, protams, filozofiem un teologiem ir ārkārtīgi daudz morāles definīcijas, arī daudzreiz esmu lasījis dažādas tādas grāmatas, un citreiz pat nevar saprast, kas tā morāla tāda ir. Bet tāda vienkāršā definīcija ir, ka morāla ir pareizas vai nepareizas uzvedības, tā, kas definē pareizas vai nepareizas uzvedības principus. Tātad tas ir tāda spriešanas sistēma, vai cilvēks uzvedās labi, vai cilvēks uzvedās slikti. Un, protams, tā spriešanas sistēma var lietot daudz dažādus vārdus, kā piemēram labs, slikts, tur svēts, grēcīgs, čakls, slings, tur, nezinu, varonis, gļēvulis, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Un tā var būt pavērsta pret citiem cilvēkiem, un viņi var būt pavērsta pret sevi. Tātad mēs arī paši varam vērtēt savas uzvedības tādus iznākumus pēc šā principā labi vai slikti. Lūk, lai saprastu, kāds tam sakars ir ar to perfekcionismu, aizņēmos arī no Zigmunda Freida teorijas par superego, jo lai arī Zigmunds Freids pateica daudz dažādu tādu ideju, ko mūsdienu zinātne neatzīst, bet ir dažas, ko zinātne tā kā apstiprina. Ja? Un arī viena no tām ir, no kā tā morāle sastāv, vai superego, vai sirdsapziņa. Un viņš diezgan labi nodalīja, ka sastāvdaļā ir ideālais es, ja, tie ir kaut kādi ideāli, ko cilvēks pats izvirza vai ko izvirza sabiedrība, vecāki, skolotāji, kaut kādi elki. Un ir sodošā daļa, ja, tas ir tā kritizējošā daļa, kas ir tas tie morāles pārmetumi, morāles šaustīšana, ja vainas apziņa, kad varētu teikt cilvēku moka sirdsapziņa, piemēram, tāds teiciens. Un tā tad morāle var būt arī tāda diezgan neganta, ja, un novest pat cilvēku līdz tādam zemam pašnovērtējumam. Piemēram, ja psihoterapeiti bieži lieto tādu jēdzienu zems pašnovērtējums, tad tas vienlaicīgi nozīmē, ka cilvēkam ir arī augsta paškritika. Ja, tātad nav zems pašnovērtējums, ja nav augsta paškritika. Es tā definētu. Piemēram, ja cilvēks izjūt skumjas, sēras, tāda emocija, ka nomākts gara stāvoklis arī nenozīmē, ka cilvēkam ir kaut kāds mazvērtības komplekss. Ja? Tur ir jāpievienojās šai paškritikai. Un tā Freida ideja bija tāda, ka mēs pastāvīgi salīdzinām savu reālo es ar ideālo es. Un jo lielāka ir atšķirība starp tā, kā es redzu sevi, tā kā reāli, un tādu, kādam man vajadzētu būt, jo lielāka paškritika pret sevi attīstās. Ja? Tātad jūs saprotat galveno mehānismu, kā veidojas perfekcionisms. Perfekcionisms ir ļoti augsts ideālais es. Ja? Viņš var būt tik augsts, ka cilvēkā tas reālais es, reālās darbības, vienkārši viņi nespēja sasniegt. Kā rezultātā
cilvēks pastāvīgi nodarbojas ar sevis kritizēšanu. Ja? Un līdz ar to daudz kas viņa dzīvē nesniedz gandarījumu. Lūk, ir vēl tāds jēdziens modernāks par Freida superego, un tas saucās intuitīvā morāle. Tagad intuitīvo morāli pēta pat neirozinātnieki. Tātad intuitīvā morāle ir tāda, kas iet no mūsu intuīcijas dziļumiem, un iet ļoti ātri un aktivējas kopā ar tā saucamajām morāles emocijām. Kā jūs redzat, piemēram, te ir grāmatas nosaukums Morāles emocijas un intuīcijas. Un tagad zinātne arī apmēram var lokalizēt, kur dažādi morāles spriedumi lokalizējas mūsu smadzenēs. Piemēram, attēlā pa labi, teiksim, tā morāle, kas ir vērsta pret sevi un kas sevi kritizē, lokalizējas pieres daivā. Jūs redzat, tur tāds gaišāks punktiņš, ja, kas ir iekrāsots. Piemēram, tāda veida attēli tiek iegūti tā, ka cilvēkam liek risināt kaut kādu morālu dilemmu, piemēram, ka pa sliedēm nesas vilciens un uz sliedēm sēž 5 cilvēki, un tad, piemēram, jūs stāvat pie pārmijām, jūs varat pagriezt to vilcienu uz blakus sliedēm, bet uz blakus sliedēm sēž 1 cilvēks. Un jums ir jāizlemj, tad ko darīt. Jūs tā kā gribat glābt tos 5, vai ziedojot, it kā upurējot to 1. Jeb arī jūs tajā darbībā neiejaucaties, ja jūs negribat, kā ar jūsu roka, piemēram, darbojās pie kaut kāda cilvēka noslepkošanas. Un tanī laikā skatās, šī ir tā saucamā funkcionālā magnētiskās rezonanses tomogrāfija, un tie centri, kas vairāk patērē skābekli, tie iekrāsojas aktīvāk, ja, jo tieši tanī vietā, piemēram, šajā gadījumā tai pieres daivā, ir visintensīvāk darbojās tās nervu šūnas. Vai arī kaut kādu citu tur uzdod uzdevumu, piemēram, vai kādu cilvēku sodīt vai nesodīt, ja viņš ir tur izdarījis kaut kādu sliktu darbu, un tā tālāk, un tad to visu var novērot. Un katram cilvēkam ir sava intuitīvā morāle, ja, tātad no vienas puses, kā es teicu, mums ir tāda bioloģiska dispozīcija uz to, un redzat, kā pat noteikta vieta smadzenēs. Un no otras puses, savukārt, tas ir tā dispozīcija, tāds tā kā fails, kurā iekšā notiek lejuplādes no apkārtējās vides. Tātad viss, ko saka vecāki skolotāji, mācītāji, un elki, un internets, un grāmatas, un tā tālāk. Un jūs redzat, ļoti tādi ātri lēmumi var būt gan pret sevi vērsti, kad mēs spriežam par savu uzvedību, gan pret citiem vērsti. Ja? Es nodalītu šo intuitīvo morāli, piemēram, no ētikas, jo ētika ir tad, kad ētikas kodeks ir, kad profesionāli grupa, ārsti, medmāsas, advokāti, žurnālisti, deputāti sanāk kopā un viņi mēģina vienoties par vienotiem morāles principiem. Jo principā tā intuitīvā morāla, viņai ir kaut kas kopīgs, ja, piemēram, tev nebūs nogalināti, ja, vai nebūs zakt. Bet tikko cilvēks sāk prasīt detalizēti, vai nekad nedrīkst nogalināt, ja kāds uzbrūk tev pašam, vai ja kāds uzbrūk tavam bērnam, ja kāds uzbrūk tavai dzimtenei, un tā vēl visādi tādi gadījumi, un tā uzreiz cilvēku tās atbildes ir parādās dažādas. Ja? Un mēs nonākam, ka principā katram cilvēkam pa kaut kādām detaļām tās morāles normas vienam no otra atšķirās. Un, piemēram, visbiežāk konflikti rodas, vienalga vai tas ir darbā vai ģimenē, tāpēc, ka ir kaut kādas atšķirības morāles normas. Ja? Viens uzskata, ka tas ir labi, otrs uzskata, ka tas ir slikti, un tā viņi sastrīdās. Lūk,
tātad pie intuitīvās morāles, kas ļoti svarīgi, nāk klāt morālas emocijas. Ja, tātad, ja cilvēks spriež par sevi, ka es esmu izdarījis kaut ko sliktu, tad aktivējas kāda no morālas emocijām, vai nu kauns vai vainas apziņa. Ja cilvēks ir morāli nosoda kādu citu cilvēku, tad viņam aktivējas tādas emocijas kā dusmas, sašutums vai aizvainojums, vai pat riebums, nicinājums. Kaut kur arī greizsirdība pat ir saistītā ar morāles normām. Nu, tātad, piemēram, ar savu partnera likumīgu uzvedību un aizdomām, ka tā tāda nav, ja, piemēram, greizsirdība. Tātad, šodien mēs vairāk fokusēsimies, protams, kā jau perfekcionistiem, tās morāles emocijas ir tās, kas vairāk ir vērstas pret sevi. Kauns, vainas izjūta, sociāla trauksme arī tā var veidoties. Bet, protams, perfekcionists var būt ļoti prasīgs arī pret citiem cilvēkiem. Un līdz ar to veidojas konflikti, ja, jo izvirza kaut kādas pretenzijas, ja, tāpēc vienmēr par kaut ko dusmojās, aizvainojās vai, piemēram, nicina tur sliņķus, un tāpēc tos ļoti intensīvi kritizē darbā. Tātad pret sevi vērstās morāles kritika un morāles emocijas. Ja? Tātad tas būs galvenais tas mūsu topiks. Lūk, sāksim ar kaunu. Jā, kaunam ir saistība ar vērtību sistēmu. Kauns var būt saistīts ar estētiskajām vērtībām un ar morālajām vērtībām. Ar estētiskajām, piemēram, kā cilvēks uzskata, ka viņš tur vai viņa nav pietiekoši skaista, pievilcīga, piemēram, pretējā dzimuma partnerim, vai kaut kas ir tur smaržīgs vai smirdīgs, ja, un teiksim, ja kādam cilvēkam tur pēkšņi ienāk galvā doma, ja, ka es šobrīd kaut kā tur esmu smirdīgs, ja viņu uzreiz ir kauns. Tātad kauns signalizē tādu apzinātību, kad ir šie estētiskie vai morālie iemaņu deficīti, kas apdraud gan romantisko attiecību veidošanu. Ja? Tātad viens gadījums, kad es uzskatu, ka es neesmu pievilcīgs, estētiskā kritika pret sevi. Otrs ir, ka, piemēram, es tur esmu pārāk, teiksim, mani apsūdzēja, ka es esmu narcis, kas domā tikai par sevi, vai pat egoists, sautīgs un tam līdzīgi. Tātad tas apdraud draudzību, jā, tātad kā mēs sajūtam kaunu, mēs saprotam varbūt kaut kā, mēs esam izgāzušies, jā, vai sadarbību, vai sociālo reputāciju grupā, jā, principā varētu teikt tā, ka kauns, tā kā mēs nosarkstam, viņš signalizē, ka es esmu pielaidis kaut kādu tādu nopietnu kļūdu. Problēmas rodas tad perfekcionistiem, jā, rodas pārmērīgs kauns un pārmērīga sociālā trauksme, kas traucē attīstībai. Ja? Kauns paliek tāds tā kā žultsakmens, ja? Kas nostājas ceļā, un cilvēks vairāk nevar sasniegt tos sociālos mērķus. Tāpat tās ir vainas apziņa. Ja vainas apziņa signalizē cilvēkam, ka tas nav bijis pietiekoši altruistisks pret citiem un nodarīs tiem pāri. Ja? Pārmērīga vainas apziņa traucē arī sasniegt dzīves mērķus, jo viņi savukārt liek izpatikt apkārtējiem, neļauj izpausties veselīgam egoismam, jo tomēr, ja mēs gribam kaut ko sasniegt, tur kaut kāda veselīga egoisma porcija arī ir vajadzīga. Un neļauj aizstāvēt savas intereses, nospraust savas robežas, ja, tur pateikt nē. Tātad cilvēki, kas mokās pastāvīgā vainas apziņā, viņi tādi tā kā jūt neapmierinātību dzīvē. Savukārt, drusku, ja mēs apskatāmies pret citiem vērstās šīs morāles kritika un morāles emocijas, tad tie var būt tādi pārmērīgi augsti ideāli, ja, kas ir vērsts pret citiem, piemēram, kādiem jābūt priekšniekiem, kādiem jābūt darbiniekiem, padotajiem, kādam jābūt ideālai sievai, kādam jābūt ideālam vīram, ja.
Un tā tad tas noved pie tādas koncentrēšanās uz citu pieļautajām kļūdām, vai uz darbības izpildes ātrumu vai kvalitāti, un tas savukārt noved pie konfliktiem, kā rezultātā perfekcionists pats cieš no tā, jo viņš tiek uzskatīts par kašķīgu, neiejūtīgu un neempātisku, un tas var veidot pat perfekcionistam draugu iztrūkumu un arī vientulības riskus. Tātad viena no šīm pret citiem vērstajām morāles emocijām ir dusmas. Tātad dusmas var arī nebūt saistīta morāli, piemēram, mēs varam iedomāties dažādus sporta veidus, kur arī ir tāda dusmas saistīts ar konkurenci. Nu, visvieglāk minēt, piemēram, tur cīņas sporta veidus, kā boks, un tur kickboks, un tur MMA, un visādi tādi, kur divi cilvēki tā diezgan nikni sit viens otru, bet viņi to nedara tāpēc, ka tas otrs ir slikts cilvēks, bet tikai tāpēc, lai noskaidrotu, kurš no viņiem ir pārāks. Kamēr savukārt tās dusmas, kas ir ģimenē, vai dusmas starp kolēģiem, vai dusmas starp priekšniekiem un padotajiem, tas ir vairāk saistīts ar tādu tā kā morālo nosodījumu. Ja kāds kaut ko nedara pareizi, un nu, ne tā kā vajadzētu ideālā. Ja? Tātad perfekcionists ir ilūzijas varā arī, ka viņa prasības ir morāli taisnīgas un pat loģiskas. Lai gan vispār morālā domāšana nav tas pats, kas loģiskā domāšana. Loģiskā domāšana ir pavisam kas cits. Riebums, tātad it kā tāda nepatīkama emocija, riebums, bet ja mēs sajūtam riebumu, tad tas signalizē, ka kāds pārkāpj arī kaut kādus principus, noteikumus, un tas liek šo cilvēku atgrūst. Ja, kamēr dusmas vairāk tā kā liek cilvēku pārveidot. Vismaz kritizētājiem ir tāda vēlme kritizēt, ja, lai cilvēku pārveidot. Nu, piemēram, viens no tādiem piemēriem ir zāģēšana ģimenē. Ja, ja viens partneris otru zāģē un visu laiku moralizē kaut ko un kritizē, tad viņš vai viņa vēlās, lai viņa partneris paliktu kaut kāds savādāks, izmainītos, sāktu uzvesties labāk, kas būtu tuvāk tam ideālam. Bet savukārt riebums, tas jau liek cilvēku atgrūst. Tur teiksim, nav vis tāda prasība jau pēc izmaiņām. Riebums var arī signalizēt, ka kāds cilvēks nav pieņemams arī romantisko attiecību veidošanai, un riebums un nicinājums perfekcionistam veido tādu paštaisnības ilūziju. Veidojas tāds konservatīvisms, grūtības pieņemt citu viedokļus, jo tā riebuma emocija var būt ļoti spēcīga. Viņa tā kā pārņem apziņu, nu, un tad cilvēki tiek atstumti. Vēl cilvēkiem var būt teiksim, perfekcionistiem tāds mehānisms, ko varētu nosaukt par emociju kritiku. Ja, tātad cilvēks jūt vainas apziņu var kaunu par kaut kādām savām emocijām. Tātad, piemēram, nu, cilvēks uzskata, ka, nezinu, ka viņš ir ļoti racionāls un emocijas ir iracionāls, tāpēc emocijām nav jābūt. Ja? Vai arī emocijas ir bezjēdzīgas, vai cilvēks pretendē, ka grib būt nu, tā kā mačo, ja? un emocijas ir vājums. Tāpēc cilvēks var izjust par emocijām vai nu, tātad kritiku. Ja? Tātad emocijas cilvēka morālei un perfekcionistam ir nepieņemamas. Ja? Tad cilvēks teiks, ka es jūtos vainīgs vai vainīga par savām dusmām, piemēram. Ja? Kaut gan tās pašas dusmas var arī iziet no morāles. Ja? Tad ir tāds īpatnējs veidojas morāļu konflikts. Morāli, kas ir vērsta pret citiem, konfliktē ar morāli, kas ir vērsta pret sevi. Vai man ir kauns par savām bailēm? Vai cilvēks uzskata, ka ir kaut kādas emocijas, nu, piemēram, tur skumju, raudāšana, baidīšanās, trauksme, tās ir tās, ko izjust nepareizi. Vai skaudība ir amorāla, vai bailes un skumjas ir vājuma pazīme,
Tātad, kā jau es teicu, racionāli saprātīgs cilvēks nav emocionāls, un manas izjūtas ir dīvainas un nenormālas. Ja? Tie ir dažādi vērtējumi par šīm izjūtām sevī. Nu, un tad, lūk, ja mēs paskatītos uz to ideālo ego, kā to nosauca Freids vai ideālais es, tas ir jautājums par to, kas tas tāds ir, teiksim, pa zvēru, ja? Un kā tas vispār veidojās. Arī ko par to saka zinātne. Kāpēc tad vieni tur ir tik lieli perfekcionisti? Lūk, estētikas un morāles ideāli, ja mēs varam sadalīt, ka cilvēkam, ja, vai man un citiem, ir kaut kādas estētiskās īpašības, tur skaistums, simetrija, piemēram, sejas simetrija, smaržīgums, tīrīgums, kārtīgums, elegance, asprātība, gudrība. Un morālās īpašības, ko attiecina uz uzvedību vai raksturīpašībām, kā altruisms, taisnīgums, uzticība, likumība, empātija, iejūtība, izpalīdzība, drosme, kompetence sociālajās paražās un normās. Daudziem cilvēkiem tā arī ir reliģiozitāte, piemēram, cilvēks, kurš ir, teiksim, skeptiķis vai ateists, nav pieņemams. Protams, ateistiem tas var būt otrādi, savukārt var uzsvērt, ka, piemēram, nav pieņemams, ja cilvēks ir reliģios, bet šeit ir uzsvērta vairāk reliģiozitāte, tāpēc, ka arī reliģijas aprindās ir vairāk tāds uzskats, ka, ja cilvēks nav reliģios, viņam ir ar morāli kaut kas nav kārtībā. Ja? Tas ir kā no Dostojevska teiciena, piemēram, ja Dieva nav, tad viss ir atļauts. Ja? Tātad, kā jau es teicu, zinātne šobrīd to neapstiprina, ja? Kad arī ateisti pieturās pie morāles normām, bet varbūt tās, ja kādam ateistam nepatīk savukārt partnera reliģiositāte, tas drīzāk ir tā kā tāds, tas nav aizvainojums, teiksim, ka tur pietrūkst morāles reliģiozam cilvēkam, bet, kaut kādā veidā, teiksim, kaut kādas, dzīves gudrības, piemēram. Estētikas un morāles emocijām ir noteikta nozīme, kāpēc viņi vispār ir izveidojušās tādas mūsu smadzenēs, ja, evolūcijas gaitā. Un estētiskās emocijas kalpo kā signalizācija, patīk vai nepatīk, piemēram, tātad vai man patīk partneris vai nepatīk, potenciālais partneris, partnere. Un, protams, es varu skatīties uz sevi. Jā, vai man liekas, ka, teiksim, man paša izskats spogulī patīk vai nepatīk. Un, protams, ka cilvēks var izvirzīt augstas pretenzijas, jā, piemēram, ka tikai ļoti skaistiem cilvēkiem ir iespēja iegūt kaut kādu normālu partneri. Tiem, kas neizskatās tik skaisti, tā kā Miss un Misters Visums Galaktika vai vismaz Latvija, jā, tad viņam vispār tur uz randiņiem nav ko iet. Jā. Un, evolūcijas bioloģijā ir tātad uzskata tā, ka, kāpēc vispār mums ir svarīgi iepatikties ar skaistu seju, un kāpēc mums patīk, ja partnerim ir skaista seja, vai skaists augums, vai gluda āda, vai balti zobi, vai tur skaisti mati, spīdīgi un tur vijās un tam līdzīgi. Tātad, principā, kopdzīvē, romantiskās attiecībās skaista seja no lietus nepalīdzēs. Ja? Principā tas tikai ir norāde, ka partnerim ir labi gēni, man ir labi gēni, un ja mēs savienosim savus skaistos gēnus viens ar otru, mums piedzims skaisti bērni, un skaisti bērni atkal atradīs sev skaistus partnerus, un viņiem atkal, un mums radīsies skaisti mazbērni, un tātad tas norāda par tādiem kvalitīviem pēcnācējiem. Savukārt morāles emocijas, tās signalizē par īpašībām, kuras nepieciešams sekmīgai kopdzīvei, pēcnācēju audzināšanai, sekmīgai sadarbībai starp asinsradiniekiem, kolēģiem un sadarbības partneriem.
Tātad, piemēram, romantiskajās attiecībās, lūk, ir liela loma šim ideālajam paštēlam. Tāds psihoterapeits Džons Monejs, viņš izvirzīja tādu jēdzienu kā mīlas karte, love map or love template, un kas sastāv tātad, tas ir attīstības gaitā izveidojas tāds nospiedums mūsu prātā, kaut kur zemapziņā, kur ir tas ideālais es. Piemēram, kādam jābūt, katram cilvēkam veidojas savs priekšstats, kādam tad man jābūt, lai es iepatiktos savam partnerim. Ideālais mīlas objekts, tas nozīmē, ka mēs neiemīlamies visos cilvēkos, bet mēs iemīlamies tajos cilvēkos, kas sakrīt ar mūsu iekšējo ideālu. Tātad man ir kaut kāds iekšējs ideāls, un tad es satieku kādu cilvēku, kas vairāk vai mazāk atbilst tam ideālam. Ja? Un tad notiek iemīlēšanās. Ja? Diezgan daudzām īpašībām, protams, ir jāsakrīt, lai šī iemīlēšanās notiktu, jo, ja to īpašību skaits ir nepietiekošs, tad mums tas cilvēks simpatizēs, bet iemīlēšanās nebūs. Nu, un tātad cilvēki var būt tā saucamie izskata perfekcionisti, ja, kas savukārt skatās ilgi spogulī, piemēram, tas saucās pozitīvais spoguļa simptoms, mēģina saprast, es esmu glīts vai neglīts, nu, vai sieviete atkal, vai es esmu skaista vai neesmu tik skaista. Jo tādējādi, nu, cik lielas ir manas izredzes vispār dabūt, ja, kādu cilvēku. Un, protams, ja šis ideālais es, kā viņš veidojās, īstenībā tas zinātnē ir pat noslēpums, jo dažos gadījumos tie ideāli esi tādi ļoti neparasti, ja, nu, kaut vai var minēt, ka ir pedofīlija, ir arī tas ideālais es varbūt saistīts ar tādu, kas ir sava dzimuma partneris, ja, kas, piemēram, citiem atkal ir nepieņemami, ja, bet tas veido šīs homoseksuālās attiecības. Vai varbūt kaut kādi citi, piemēram, ir tādi ideāli, ka patīk ārkārtīgi korpulents partneris, vai pareizāk sakot, sieviete, piemēram, vīriešiem, tāda sieviete, kas svēra 200, 300, pat 350 kg, ko pārējie pilnīgi nesaprot, nu, kā kaut kas tāds var patikt. Vai varbūt, ka patīk kāds tātad sieviete, kurai nav rokas vai nav kājas, vai pat nav abu kāju. Visiem tiem, nu, tur ir tā saucamās parafīlijas, tas saucās parafīlija paralēlā mīla. Ja. Protams, tie ir diezgan reti varianti, visi man nosauktie, bet nu, tas tikai parāda, ka citreiz mēs nesaprotam, kāpēc tāds tieši tāds ideāls veidojās. Bet, nu, ja jau viņš ir izveidojies, viņš nosaka pēc tam tālāko cilvēka likteni, un īstenībā viņu pat ir diezgan grūti izmainīt. Tātad var būt iekšējais ideālais paštēls un ideālais mīlas partneris. Ja? Iekšējais ideālais paštēls var būt pilnīgi neatbilstošs realitātei. Ja? Piemēram, ir nervu anoreksija, kad jaunas meitenes uzskata, nu, ka viņai jābūt ļoti tievai, lai būtu skaistai, ja? Un kas aiziet līdz ļoti riskantām tādām badošanās procedūrām, vai ir tāda dismorfofobija, ka cilvēkam liekas, ka ir neglīts ausis vai kaut kāds neglīts deguns, vai galva, vai vaigi, vai žoklis, vai rokas, vai pleci, un ka tas pilnīgi viņu nepadara pievilcīgu pretējā dzimuma acīs. Kaut gan visi pārējie saka, ka cilvēks ir ļoti simpātisks. Ja, bet tam cilvēkam, ja, kurš sevi tā kritizē, viņam ir kaut kāds tāds ideāls galvā, ja, tur, nezinu, kaut kāds Breds Pitts vai Angelina Jolie, un viņam liekas, nu, es galīgi esmu savādāks nekā, lūk, šie seksapīlie aktieri. Tātad to mēs varētu nosaukt par tādu ārējā izskata perfekcionismu.
ja ir perfekcionisms kā morāles ideāls, ja, tas var veidot tādus ļoti augstus standartus, kādam jābūt darbā. Ja, piemēram, visi uzdevumi jāizpilda izcili. Ja. Un tad ir tāds uzskats, ja es neesmu perfekts, tad esmu nederīgs. Ja. Tātad šeit ir tas sadalījums. Ir ideālais es jābūt perfektam, bet ja tāds nav, tad ir nederīgs. Ja. Tātad, piemēram, ja man nav pirmā vieta, bet otrā vieta, tas ir zaudējums. Ja? Jo tikai pirmā vieta ir ieguvums. Un neviena kļūda nav pieļaujama. Ja? Tātad, piemēram, tas ideāls ir tāds, cilvēks pat nedomā, ka tas ir kaut kāds augsts ideāls. Cilvēks domā, ka tas ir pilnīgi normāli, ja? Ka es esmu normāls darbinieks tikai tad, ja es nekad nekļūdos. Ja? Kā es kļūdos, tā es esmu slikts darbinieks. Lūk, varat pamēģināt sev uzdot pašapzinātībai tādus jautājumus, ja, kā izskatās jūsu ideāls, kā jūs aprakstītu, kādi sapņi un mērķi jums ir, kāpēc šie sapņi un mērķi ir svarīgi, kas jūs attur no šiem sapņiem un mērķiem, vai ir kaut kas tāds. Tātad varat uzskaitīt, kādas ir 5 līdz 10 svarīgākās lietas jūsu dzīvē, karjerā, ģimenē, attiecībās, mīlestībā, naudā. Tad jūs varat padomāt par laiku, ko jūs veltat katrai no šīm lietām, vai ko jūs ieteikt saviem bērniem darīt vai nedarīt. Ja? Tātad tas saistās lūk tieši ar šiem mūsu analizētiem. Un jūs to varat mēģināt pierakstīt, tā kā atbildi katru šo jautājumu, kaut kā pierakstīt, lai pēc tam varētu iedziļināties lūk analīzē un kaut kā mēģināt saprast dziļāk. Tātad viens veids, kā mēs varētu, piemēram, un jūs varētu mēģināt saprast, cik tas perfekcionisms ir jums tad izteikts vai nav izteikts, var mēģināt nodalīt šo vēlmi pēc progresa, attīstības, ja pozitīvo perfekcionismu, un savukārt to negatīvo, ja tādu pieprasījumu būt perfektam vai perfektai. Un viens no ieteikumiem, ja, kas arī ir kognitīvajā psihoterapijā, tātad sastādīt tādu tabulu un mēģināt skatīties uz to situāciju tā ļoti reāli. Ja, tātad aprakstīt gan trūkumus, kādi varētu būt trūkumi, ja es tā drusku mierīgāk izvirzu tādus mērenākus attīstības uzdevumus. Un kādi var būt trūkumi, ja es izvirzu sev ārkārtīgi augstus attīstības uzdevumus. Un tieši tāpat ar ieguvumiem. Kādi ir ieguvumi, ja tas ideāls ir mērenāks, un kādi ir ieguvumi, ja tas ideāls ir tāds ļoti augsts. Jā, piemēram, jo augstāk, jo labāk. Jo skaidrs, ka ja mums būs pazemināti šie ideāli, tad, ja cilvēks izvirza sev kaut kādus mērķus pa zemiem, tad viņš arī maz ko sasniegs. Jā, skaidrs, ka to sasniegumu mērķi vajadzētu tā kā veidot augstāku. Jā. Bet jautājums ir, vai viņš ir tāds mēreni augsts vai pārāk augsts. Ja? Un tad var mēģināt veikt šo secinājumu. Piemēram, es šeit ierakstīju tādu piemēru, kā tas varētu izskatīties. Piemēram, ja cilvēks ieraksta, ka ja man būs tādi mērenāki ideāli, ja, iespējams zaudēšu modrību, izskatīšos kaut kā muļķīgi, varbūt nepietiekoši atstāšu iespaidu, ja ir tāds mērenāks. Savukārt, ja tas pieprasījums ir tāds ļoti augsts, tad sanāk, ka es uztraucos, ja, pati nesākšu runāt, pastāvīgi cenzēšu savas darbības, skatīšos pagātnē, nožēlošu slikti izdarīto. Ja? Kas savukārt pie tādiem mērenākiem ideāliem tā nebūs. Ieguvumi, ja tie ideāli ir mērenāk, sajutīšos relaksētāk, vairāk varēšu būt pati, mazāk uztraukšos, ko citi padomās. Es tā kā no sievietes perspektīvas tagad saku.
Man teica, ka pārsvarā ir sieviešu klausītāja auditorija. Varbūt kādreiz, tātad savukārt, ja ir prasība būt perfektai, tad varbūt kādreiz sasniegšu optimālāko apmierinātību ar sevi, un tas mani motivēs tālāk. Ja, tātad, piemēram, ja tiešām tur sasniedzu tur olimpiskais čempions, tur pats labākais, tur pirmais un tā tālāk, un tikšu darba karjerā, un tad katram jāizdara savus secinājumus. Ja pieņemsim, ka tas secinājums ir labāk tiekties pēc progresa, nevis perfektuma, jo vispār ideāli cilvēki nav. Arī citi cilvēki nav ideāli, tāpēc nav nepieciešama bieži vien tāda ļoti sāpīga konkurence. Tāpat tās pārspīlēts altruisms var būt kā morāls ideāls. Ja? Tad ticiet vai nē, bet zinātne un psihoterapeiti izdala arī tādu jēdzienu kā normāls altruisms un patoloģisks altruisms. Ja? Patoloģisks altruists nespēja pateikt nē, cenšas visiem izpatikt, ja? Jo pateikt nē, tas nozīmē, ka es esmu egoists. Ja? Tātad man jābūt labam vai labai pret visiem, ja es kādam atteikšu, mani uzskatīs par sliktu, un tas arī nozīmē, ja mani uzskatīs par sliktu, tad arī es esmu slikts. Ja? Es nedrīkstu ne par ko būt egoists, un visiem cilvēkiem ir jāpalīdz, lai ko tas man maksātu, un ja es neizpildīšu šo darbu, visiem būs slikti, un tikai es viena par to būšu atbildīga. Tas ir piemērs no daudziem pacientiem un pacientēm psihoterapeitu praksēs, piemēram, ka, teiksim, tur uzņēmumam ir kaut kādas grūtības, un tad tur viens cilvēks cenšas viens pats visu tās grūtības atrisināt, kaut gan diezgan daudz, kas ir atkarīgs no priekšniecības un no citiem kolēģiem, bet cilvēks tur strādā pēc stundas, tur ņem darbu uz mājām, un tagad, ja es tur to neuzrakstīšu biznesa plānu vai visu to grāmatvedību nesakārtošu un visu tās Excel tabulas un tā tālāk, ja, tad firma sabruks, un tad es viena būšu par to atbildīga. Lūk, kā kontrolēt, kas tagad bija pārleca? Kā kontrolēt negatīvo perfekcionismu? Varbūt mums ir palikuši 5 minūtes, varbūt es šīs 5 minūtes atstātu jautājumiem, ja tādi ir. Jā, mums ir jautājumi daži, es jums nokšu vienkārši šeit. Šitien mums ir uz leju. Tā, vai es varu viņu palielināt? Tā, ne, nevar. Tā, viens jautājums, nolasat varbūt. Jā, es nolasīšu tā. Jautājums ir tāds, ko darīt, ja kaitena? Jā. Ko darīt, ja kaitena otrā cilvēkā perfekcionisms? Kāpēc? Jā, labs jautājums. Kad viens cilvēks nespēja pieņemt otra cilvēka perfekcionismu, nezinu, man kā psihoterapeitam vienkāršāk atbildi varētu viņam ieteikt strādāt ar sevi tā, lai samazinātu to perfekcionismu. Piemēram, norādot, ka cilvēks pats no tā cieš, un otrkārt, protams, var norādīt, kā veidojās konflikti. Jā, piemēram, šis perfekcionists, vai viņš kritizē sevi un pats no tā cieš, piemēram, pārstrādājās, pārdeg darbā, nevar atteikt vai izvirzīt arī kaut kādas, teiksim, pretpriekšlikumus savam priekšniekam, vai arī kontrolē un pieprasa, lai tas otrs cilvēks arī būtu tāds perfekcionists. Ja? Tie risinājumi ir rādīt, ka tas nav optimālākais šis uzvedības veids, vai ka, piemēram, man ir citi ideāli, un es tiem perfekcionismu ideāliem nepiekrītu. Protams, var rekomendēt iet pie psihoterapeita, ja tas ir pret
pret sevi vērstais perfekcionisms, cilvēks kritizē, pārdzīvo, izdeg, ir depresijā, vai, ja tas veido savstarpējos konfliktus, tad var iet uz pāru terapiju, jā, lai, teiksim, ir kāds starpnieks, kas šos dažādos ideālus savstarpēji saskaņotu. Nu, vai arī var mēģināt, ir, protams, arī dažādas pašpalīdzības grāmatas, arī kā šī lekcija, piemēram, kā pārvarēt perfekcionismu. Vai perfekcionisms bieži ir saistīts ar personības traucējumiem? Ir daži personības traucējumi, tāda diagnoze psihiatrijā, kur ir šis augstais perfekcionisms. Viens no personības traucējumiem ir tā saucamā pedantiska, jeb anankastiska personība, jeb obsesīva kompulsīva personība, ja, kas bieži vien piemīt darba holiķi, tā saucamie. Tas ir tāds darba perfekcionisms. Varbūt tāds perfekcionisms, kas saistīts ar ārējo izskatu, tas varētu būt tā saucamie narcistiska personība, ja, kas tikai ir fokusēts, ja, kad galvenais būt skaistam, bagātam un slavenam. Ja, tie ir viņa dzīves galvenie ideāli. Un tad varbūt, teiksim, jau var izvirzīt tādas depresīvas personības vai depresiju, kad ir šis perfekcionisms ļoti vērsts pret sevi. Nu, tad paņemsim pēdējo šeit puisis raksta. Runājot par ideālu, piemēram, man ir bijis tā, ka kā mūziķim ir bijis daudz jātrenējas, un ar visu to ir sajūta, ka nekāda progresa nav, kas arī noved pie trauksmes. Kāpēc rodas tādas situācijas un ko varētu darīt, lai to varētu mainīt? Jā, mūziķi, tas ir ļoti īpaša kategorija, jo tā ir viena no mākslas nozarēm, kur tiešām ir tāda dabiska prasība pēc perfekcionisma, ja, ka mūzikai jābūt tīrai un kvalitatīvai, un tad tur ir klausītāji, kam ir absolūtā dzirde un nedrīkst bojāt viņa estētiskās emocijas, ja tiem, kam ir tā absolūtā dzirde. Un tas ļoti atšķir, piemēram, no citiem mākslas veidiem, ja, nu, piemēram, gleznotājam, nu, viņam nevajag tā, nu, kas ir perfekta glezna, ja, tur, protams, ir arī perfekcionisti starp gleznotājiem, bet tas ir, nu, tīri viņu specifiskais šis ideāls. Samazināt perfekcionismu mūzikā. Es teiktu, tas ir atkarīgs no tā, kādus dzīves mērķus cilvēks izvirza. Nu, piemēram, viņš izvirza mērķi, es nezinu, tikt tur, nezinu, Berlīnas simfoniskajā orķestrī vai kaut kādā Londonas simfoniskajā orķestrī, un tad, piemēram, nu, viņam tad tiešām ir ļoti stipri ar sevi jāstrādā. Bet ja mūzika ir tā, kaut kas tāds, nu, kā tam vajadzētu būt, lai gūtu baudu pats un sagādātu baudu citiem, tad būtu jāuzdod sev jautājums, ja es tagad spēlēju un es no tā negūstu baudu, es visu laiku esmu neapmierināts ar sevi, visu laiku sevi kritizēju, nu tad varbūt priekš kam tas ir vajadzīgs. Ja, tas ir līdzīgi arī, piemēram, arī kā seksā. Daži uztraucās vīrieši, piemēram, seksā, ka viņš nav pietiekoši labs tur mīlnieks. Ja? Kā rezultātā viņam sākas trauksme un līdz ar to seksuālie traucējumi. Ja? Viņš grib būt perfekts mīlnieks. Un tā ir tikpat nepareiza nostādne jau pašā būtībā, jo seks ir jāizbauda, mūzika ir jāizbauda, un tā tad primārais tomēr ir šīs pozitīvās estētiskās emocijas, nevis sevis mocīšana. Tātad turpinām, ko tad var darīt ar negatīvo perfekcionismu. Tātad es ceru, ka jūs jau sapratāt, ka pozitīvais perfekcionisms ir labs, bet kā kontrolēt šo negatīvo perfekcionismu.
izvirzīsim kādus savus 4 principus. Viens ir tas, ko psihoterapeiti bieži min, piemēram, tādus terminus, kas saistīts ar sevis pieņemšanu. Tātad perfekcionisms ir saistīts ar sevis kritizēšanu, respektīvi attīstīt pretēju attieksmi, kas ir pretēja sevis kritizēšanai, tas ir sevis pieņemšanu. Tiem ir daudz dažādi termini, ko var lasīt dažādās literatūrās, tur psihoterapeitu tur intervijās, žurnāla rakstos, ja, piemēram, sevis mīlēšana ir viens tāds termins, ka vajag mīlēt sevi un tad arī citi tevi mīlēs. Redzat, es te apzīmēju tā, ka, jā, varētu tā teikt, 1 plusiņš, bet 2 mīnusiņi. Tāpēc, ka sevis mīlēšana, saistās arī ar tādu narcismu, ja, tad narcisms tomēr tāda patoloģiskā sevis mīla, tas nav, protams, pārāk labi, ja, un tas var traucēt attiecības gan darbā, gan arī šīs romantiskās attiecības un ģimenē. Sevis pieņemšanā, kā jūs redzat, tāds, pēc manām domām ir drusku labāks termins, tāpēc ir plusiņš un mīnusiņš. Kāpēc ir mīnusiņš? Tātad no vienas puses sevis pieņemšana, tas nozīmē pieņemt, ka es varu kļūdīties, pieņemt, ka man nesanāk, bet mīnusiņš ir tāpēc, ka varbūt cilvēks var samierināties ar kaut kādām īpašībām un tomēr necensties viņas mainīt. Ja? Piemēram, samierināties ar kaut kādām atkarībām un tāpēc ir šis mīnusiņš. Tātad viens no labākajiem terminiem, kas angļu valodā skan self-compassion, kuru latviešu valodā es atradu tā grūtības iztulkot, it kā compassion tulkojās kā līdzcietība, bet varbūt drusku labāks termins ir iejūtība, un vēl es dzirdēju, ka viena apzinātības trenere lietoja tādu terminu laipnība pret sevi. Varētu teikt, tā kā iejūtība un laipnība pret sevi, kā pretēja paškritikai. Un varbūt es uzliku 3 krustiņus. Man kaut kā patīk tas termins sevis saprašana. Tā tad nevis kritizēt sevi, bet saprast sevi. Ja, kas es esmu un ko es varu sasniegt, ko es nevaru sasniegt, ja, saprast arī kaut kādus realistiskus ierobežojumus, piemēram, par to pašu mūziķi, es gribu būt, tur pieņemsim ģeniāls mūziķis, bet, jāsaprot, ka varbūt tās, nesanāks Mocarts no manis, ja, vai cits grib būt tur slavens fiziķis, bet, nesanāks no viņa Einsteins. Ir kaut kādi ierobežojumi katram mums. Un sevis saprašana ietvers arī emociju saprašanu. Jāties nevis kritizēt sevi par kādām emocijām, nevis vienkārši pieņemt tās emocijas, kas jau ir labāk nekā kritizēt sevi, bet saprast būtu tas vislabākais. Lūk, ko nozīmē saprast emocijas. Katrai emocijai ir sava funkcija. Nepavelti tādas emocijas mums ir. Ja, piemēram, vienas emocijas prognozē nākotni. Un mēs varam iedomāties emociju kā dūmu detektoru. Ja, tātad dūmu detektors sāk svilpt, ja, piemēram, kaut kāds drauds tuvojās. Tieši tādā veidā darbojas trauksme. Ja, tātad trauksme ir normāla funkcija, viņai ir ļoti nepieciešama funkcija nākotnes apdraudējuma brīdinājums. Ja, tas nākotnes apdraudējums var būt sociāli apdraudējumi, ja, ka tur mani atstums vai nokritizēs, vai ja es izdarīšu to un to, kritīs mana reputācija. Tam pretējs ir interese, kas var pāriet pat atkarībā. Tas ir nākotnes ieguvumu prognoze, ja? Kad cilvēks prognozē, ka būs kaut kāda balva, gandarījums, bauda.
Protams, šīs abas emocijas, gan trauksme, gan arī nākotnes balvu prognoze ir ļoti vajadzīgas. Ja? Tātad mēs viena lieta, mēs prognozējam balvu, tas veido mums mērķtiecību. Ja? Tātad, piemēram, ja es darīšu to un to, tātad es iegūšu to savu vēlamo efektu, rezultātu, sociālo statusu vai tāda veida attiecības, darbu, kādu es vēlos. Bezcerība, tā arī nav nekāda sliktā emocija. Bezcerība arī ir ļoti nepieciešama, jo, piemēram, mēs zinām, dažreiz cilvēki saka, bezceris. Nē, to iegūti bezceris. Ja? Ko tāda emocija dod? Tā emocija tā kā paredz, ka nekas labs te nesanāks, ja es turpināšu, un respektīvi man šī darbība ir jāatmet. Vienkārši nav tā kā pie trauksmes, ka man būs kaut kāds apdraudējums, bet es vienkārši lieku izšķēdīšu enerģiju, tā kā Dons Kihots, kas cīnījās ar tām vējdzirnavām. Tāpēc arī bezcerība, citreiz arī bezspēcība ir vajadzīgas emocijas. Problēma ir tāda, ka līdzīgi tāpat kā dūmu detektors, viņš var sākt svilpt, kad mēs dzīvoklī cepam pankūkas vai dzīvoklī ir putekļi, ja jūs zināt, aktivējušies dūmu detektors, un tas ļoti tāda nepatīkama sajūta, ja, bet īstenībā nekas nedraud. Līdzīgi var būt arī ar trauksmi, ja, un ar trauksmi perfekcionistiem, ja, kur tas ideāls ir tik augstu, un es to ideāli sasniegt nevaru, un man attīstās šī paskritika, un man attīstās trauksme. Un tad es redzu kaut kādu apdraudējumu, ārprāts, man tas nesanāks. Ja? Kaut gan pēc idejas, mēs tikai te pankūkas cepam un tam līdzīgi. Ja? Varbūt var minēt arī, teiksim, to pašu jautājumu par mūziku. Viens piemērs, ja, kad, teiksim, viena lieta ir izjust baudu, gandarījumu no tā, ko es daru, otra ir visu laiku, tā kā sevi iemest trauksmē, ja? Kas, starp citu, iedziļināties nemaz neļauj. Bet trauksme ir ļoti nepieciešama. Iedomājieties situācijas, kad trauksme nebūs, ja, tas tā kā, lai saprastu. Piemēram, atkarības. Ja, paņemsim spēļu automāta atkarību. Cilvēks visu laiku prognozē, ka viņš paliks bagāts tagad ar spēļu automātiem. Un trauksme viņam nemaz neaktivējas. Ja? Piemēram, es teiksim, domāju, ka es tur zaudētu jau nezinu, cik tur 40 eiro, man jau attīstītos trauksme un teikt, paga, tā tu visu naudu pazaudēs. Un es līdz ar to vairāk tā spēļu automātu neiet klāt. Es tā filozofējas īstenībā nekad neesmu mēģinājis. Bet tam, kas ir spēļu automāta atkarīgais, viņam trauksmes brīdinājums, nedz arī bezcerības brīdinājums neieslēdzās. Viņam visu laiku liekas, ka kaut arī es esmu parādā un jau zaudējis 20 000 eiro, vien dienu es atgūšu atpakaļ visas 20 000 eiro un vēl plus uzvinēšu pa virsu. Ja, tā tad ļoti nepieciešama funkcija. Lūk, un šie paredzējumi, šīs emocijas arī ietekmē mūsu pašpārliecinātību vai nepārliecinātību. Ja? Tātad, ja mēs prognozējam baudu, ja, ka tur būs kaut kāds ieguvums, mums aktivējas pašpārliecinātība. Bet, ja mēs prognozējam tātad apdraudējumu vai neveiksmi, mums aktivējas nepārliecinātība. Arī pašpārliecinātība un nepārliecinātība ir ļoti nepieciešama prāta stāvokļi, tātad mums viņi ir jāsaprot un viņos jāieklausās. Ja? Jo abi nākotnes pareģošanas procesi var izrādīties iluzori. Piemēram, azartspēle ir pārāk izteikta pašpārliecinātība, ja, ka viņš tur kaut ko vinnēs. Ja. Vai, piemēram, daudz cilvēki, kas ir tikuši cietumā, viņiem likās, ka, piemēram, viņus nenoķers. Ja, tāds nenotveramā Joe sindroms. Ka policija nav tāda pārāk intelektuāli apdāvināti un viņš ir pats gudrākais un viņu neviens nenoķers. Tāpatās skatījos vēl nesen filmu par tiem narkotiku kurjeriem, mūsu pašu, piemēram, Latvijas iedzīvotājiem, kas ir tikuši cietumā Peru. Tātad viņi arī domāja, ka tā būs viegla nauda, tur vairāk 1000 eiro,
un tā viņi riskē pat ar savu dzīvību, norijot tur tos kapsulas ar narkotikām, kuras, starp citu, var arī vēderā pārplīst, un cilvēks būs uz vietas beigts. Nu, un, protams, nerunājot par to, ka viņus noķer policija, un attiecīgi viņi ir spiesti ļoti nekomfortablos Peru cietumos pavadīt 6 gadus un 7 mēnešus. Ja? Protams, ka cilvēks to neparedzēja, viņam bija kaut kāda tāda iluzora pašpārliecinātība. Tāpat tās arī nepārliecinātība var būt iluzora. Ja? Tātad es neiegūšu vēlamo efektu, un līdz ar to cilvēkam aktivējas trauksme. Tāpēc otrs princips, kas ir paralēli sevis saprašanai, ir jāizveido tāds neitrāls skats no malas. Ja, tāds novērotāja pozīcija. It kā var iedomāties, ka mūsu es sastāv no 2 daļām. Viens ir pārdzīvojošais, kas pārdzīvo kaut kādas emocijas un izjūt to dūmu detektoru signālu. Un otra daļa, mēs it kā skatāmies uz sevi no malas. Ja? Un es esmu it kā tā kā novērotājs, un es vērtēju, tagad man ir trauksmē, viņa ir pamatota vai nav pamatota, varbūt es drusku pārspīlēju ar tām prasībām pret sevi, vai arī es iedomājos, ka vienu dienu es būšu tur, sasniegšu visus savus perfekcionisma tos ideālus, un tad nu gan es būšu laimīgs. Ja? Aizmirstot to, ka var visu laiku sevi kritizēt, un neviens sasniegums nebūs tāda pietiekoši labs. Tātad labāk ir paskatīties no malas, vai tā nav ilūzija, vai es kaut ko nepārspīlēju, jo tās emocijas, viņi ir tādi signāli, tādi paši signāli kā bada sajūta vai slāpja sajūta, un mēs varam arī paciesties, atšķirībā no bada sajūtas, ka ja mēs neēdīsim, viņa aizvien vairāk pieaugs. Bet, protams, cilvēki var pieteikt bada streiku, var viņiem būt nervu anoreksija un atteikties ēst. Protams, ka viņi var paciesties, bet bada sajūta viņa nepāriet. Atšķirībā no emocijām, kas pēc kāda brīža pāries, un tad mēs varam pārliecināties, vai viņi bija pamatoti vai nepamatoti. Tāpēc var arī izvirzīt tādu tēzi, ka veselīgs pašvērtējums ir izvairīties no sevis vērtēšanas vispār. Ja, tātad priekšplānā ir emocija apzinātība, ir sevis saprašana, ir citu cilvēku saprašana, bet necensties sevi vērtēt. Ja? Vai arī atļaut vērtēt sevi citiem. Ja? Daži cilvēki pat, piemēram, nevar aiziet uz darba interviju tikai tāpēc, ka mani jau tur pat nepaicinās uz nākošajām pārunām. Ja? Kas nozīmē, viņš jau sevi novērtē pa zemu. Tā vietā, lai vienkārši aiziet uz interviju un ļautu tiem intervētājiem novērtēt. Ja viņi pateiks, ka neder, tad neder. Ja? Mēs varam novērot, ka, protams, tas izsauks kaut kādu diskomfortablu emociju, bet emocija nav nekāds insults un nav nekāds infarkts. Ja? Tātad emocija ir tikai smadzeņu signāli par dzīves vērtībām, kuras man ir svarīgas. Signāli, ja? Tas tā arī jāuztver. Un vēl viena tāds lozungs, ko var izvirzīt šajā gadījumā, lai veicinātu to novērotāju pozīciju, ka es neesmu manas emocijas. Ja, piemēram, es izjūtu kaunu, bet, piemēram, tas nenozīmē, ka es esmu kautrīgs cilvēks vai es esmu mazvērtīgs. Vai es izjūtu vainas apziņu, tas nenozīmē, ka es esmu slikts cilvēks. Jo tieši tā daudzi domā, es netiku galā ar darbu, kur tik daudz darba, es ar to netieku, tur firmai problēmas un tam līdzīgi, ja? Un es jūtos vainīgs un es esmu slikts darbinieks. Tātad es neesmu savas manas emocijas. Jā, es izjūtu vainas apziņu, bet tas nav es. Tāpat tās emocijas nav realitātes patiesas izvērtējums. Ja? Piemēram, ja cilvēkam liekas, ka mani nokritizēs, tas nenozīmē, ka mani nokritizēs. Ja? Vienkārši tas ir atkal dūmu detektors saka, ir ugunsgrēks, bet īstenībā ugunsgrēka nav. Protams, kā mēs zinām no Maksimas traģēdijas, tas nenozīmē arī, ka dūmu detektori ir jāignorē, ir vienkārši jāpārbauda. Lūk, vēl viens tāds virziens ir
mainīt savu domāšanu tā, ka kļūdas ir jāsaprot, ka kļūdas ir nepieciešamas attīstībai. Ja? Piemēram, vienalga tur, vai mēs dejojam, vai tas ir tas pats mūziķis, vai ir kaut kāda vienalga cita iemaņa, kas ir jāapgūst. Mūsu smadzenes mācās tikai no kļūdām. Un šeit ir grāmata viena neirozinātnieku vācu valodā. Viņa ir tūkota, diemžēl, tikai krievu valodā un angļu valodā es viņu pat neatradu. Jā, tā ka to var lasīt cilvēki vai nu viņi lasā vācu valodu vai krievu valodu, ja, kur tūkojums nozīmē kļūdīties ir veselīgi. Piemēram, mēs varam arī bērnam teikt, ka nepieskaries tai tēkannai, viņa ir karsta, bet bērns nesapratīs, kamēr viņš nebūs tai tēkannai pieskāries. Un tad viņš arī iemācās, ja, vai tur mammas un vecmāmiņas saka, tikai nepaklūpi, ja tur ej uzmanīgi. Tā vietā varbūt, lai bērnam iemācītu krist, ja, kā kristi pareizi, jo viņam ir jāiemācās arī, teiksim, gan nokrist, gan piecelties, ja. Vēl labajā pusē jūs redzat vēl grāmatu, kas arī uzsver, kā, teiksim, neveiksme ir kaut kāda veida, teiksim, mācīšanās iespēja. Mums viņa tā kā ir jāapsveic. Jo, piemēram, no katras neveiksmes ir jāizvelk dzīves gudrība. Jo cilvēks vai izvelk dzīves gudrību, vai arī sajūtās, tā kā mazvērtīgs. Tātad nākamā tēze ir padomāt tā, ka domas un pārliecības arī nav realitātes patiesas atspoguļojums. Ja? Cik daudz cilvēku domā, ka ja es tā domāju, tā tad tā arī ir. Piemēram, mēs tagad varam redzēt visas tās Covid sazvērstības teorijas. Tātad, ja es domāju, ka Covid ir sazvērstība, tā tad viņa arī ir sazvērstība. Nevis, ka pieņemt varbūt, ka cilvēki vispār domā kļūdaini. Tāpēc ļoti būtisks process ir ne tikai pieļaut, jā, tātad, ka es kļūdos savā domāšanā, jā, tātad šī pieeja ir pilnīgi pretēji. Šī pieeja domāšanas kļūda analīze ir tāda, jo vairāk jūs, ja, un es atrodu sev domāšanas kļūdas, jo labāk. Jo vairāk jūs sakat, ka jūs domājat nekļūdīgi, jo sliktāk. Ja? Jo tāpēc, ka mūsu smadzenes vispār nav tā izveidotas, lai mēs domātu nekļūdīgi. Mēs pilnīgi noteikti, teiksim, daudzos gadījumos pielaižam dzīves kļūdas un tāpēc arī tiekam dažāda veida nepatikšanās. Un tā ir arī viena no kritiskās domāšanas tēzēm, šī pamanīt sev domāšanas kļūdas. Ja, tātad es pieļauju, ka tas ir normāli kļūdīties, es pieļauju, ka man ir domāšanas kļūdas, un es pieļauju, ka man viņas ir jāatrod, un no viņām ir jāizvelk kaut kāds tāds racionālais grauds. Lai to varētu izdarīt, tātad, ko es varu ieteikt, ir tāds ABC modelis, ja, kas ir kognitīvu behaviorālajā terapijā tiek pielietots, ka notikumus sadala tādās 3 sastāvdaļās ABC. Tā kā es šīs lekcijas sākumā teicu, kā mēs cilvēku psihi arī sadalam 3 sastāvdaļās. Kaut kā psihoterapeitiem laikam patīk skaitlis 3. Bet es nedomāju, ka tas saistīts kādu īpašu maģisko domāšanu. Bet A tā tad ir aktivējošais notikums, un B tas ir pārliecības, domas, un C tas ir emocijas un uzvedība. Tātad parasti cilvēki domā, ka notikums A izraisa emociju C. Piemēram, priekšnieks mani kritizēja, es sajūtos slikti. Ja? Tātad priekšnieka kritika izsauc manī šo negatīvo emociju. ABC modelis saka, ka nē, gluži tā nav, starp A un C ir B. Atkarībā no tā, kā es interpretēju priekšnieka kritiku, kā kaut ko vērtīgu vai kā kaut ko, ka viņš tā kā pasaka, ka es esmu nevērtīgs, tā arī
aktivēsies šī doma. Ja? Un šīs pārliecības, protams, kā jau jūs esat sapratuši, domāju, ir saistīts ar šīm morālajām pārliecībām. Lūk, kādas tad ir galvenās domāšanas kļūdas, kas ir perfekcionistiem? Viens ir melns vai balts domāšana. Tātad, pirmkārt, melns vai balts domāšana vispār ir raksturīga morāles spriedumiem. Tātad cilvēks ir vai nu svēts vai grēcīgs, vai nu labs vai slikts, vai nu čakls vai slinks, vai nu tikumīgs vai netikumīgs. Ja? Tātad, un līdz ar to ir tūkstošiem dažādi melns vai balts domāšanas paveidi. Piemēram, ja mani neslavē, tas nozīmē, ka kolēģi ar mani nav apmierināti. Ja? Vai arī, ja kolēģis šodien no rīta mani nepasveicināja, tas nozīmē, ka laikam es viņam nepatīku. Vai viņš pa kaut ko uz mani dusmīgs. Ja? It kā nevarētu būt kaut kādi citi varianti. Dramatizācija vai situācijas dramatizācija vai katastrofizācija, piemēram, man sāp celis, laikam ir vēzis. Ja? Šeit ir piemērs tā saucamajam veselības perfekcionistam. Veselības perfekcionistam, kam ir veselības trauksme, tā domāšana ir apmēram tāda. Ja mans ķermenis ir vesels, tam jāfunkcionē ideāli pareizi kā pulkstenim. Man nedrīkst būt nevienai sirdsklauvēji, nekādai sāpītei, nekādam muskuļu sasprinzinājumam, nevienai galvas sāpēji, tātad kaut kādai nesaprotamai svīšanai vai vēl kaut kam. Un tātad, ja tas ir, tas nozīmē, ka tas apzīmē kaut kādu bīstamu procesu. Tā kā tur ir gan melns balts domāšana, gan tā melns domāšana saukta par katastrofizāciju šeit. Tāpatās var būt noliegums. Ja? Noliegums traucē pieņemt kaut kādu nepatīkamu patiesību par sevi. Nu, piemēram, nezinu, tur kādam cilvēkam ārsts saka, ka viņš ir alkohola atkarīgais. Ja? Cilvēks atbild, ka es neesmu alkoholiķis, ja viņam ir grūti pieņemt tādu patiesību par sevi. Viņš grib redzēt tikai sevi, ka ar mani viss kārtībā, es varu atmest alkoholu, kad vien es gribu. Kaut gan cilvēks arī perfekcionismu pēc var lietot pastiprinātu alkoholu, lai tiktu vaļā no stresa. Bet tas ir tikai tā, lai relaksētos. Tātad personalizēšana, ja kolēģis uz mani nepaskatījās, tātad es viņam nepatīku. Tātad šeit ir arī personalizēšana, ne tikai melns balts domāšana, bet, tas kaut kā ir vērsts pret mani tieši, ka viņš nepaskatījās. Vispārināšana, piemēram, mani neviens nemīl. Jā, piemēram, kā jūs to zināt, ka neviens nemīl? Jā, piemēram, tāpēc, ka neviens pēdējo nedēļu nav pateicis nevienu labu vārdu. Jā. Vai arī perfekcionists var vērsties pret citiem, var to nosaukt par biedēkļa veidošanu vai nosaukt par projicēšanu, ka priekšnieks man ienīst, piekasās par sīkumiem. Jā, tā ir sāpīga kritikas uztvere, jā, pirmkārt. Tur tā ideāls ir tāds, jā, ka, teiksim, kritikā tas nozīmē, ka mani ienīst. Jā, bet es domāju, ka visiem mani ir jāmīl. Tas ir tāds kategorisks prasīgums. Viens no biežākajiem arī zinātnē minētajām tādiem aizspriedumiem, jāsaucās confirmation bias, ir cilvēkam tendence meklēt, fokusēties, interpretēt, atcerēties faktus, kas atbalsta un apstiprina to, ko mēs jau zinām un to, kam ticam. Ja? Vai līdzīgs ir selektīvās uztveres neobjektivitāte. Tātad tāds cilvēks fokusējas uz tiem vieniem faktiem, bet ignorē faktus, kas pretēji šai kodola pārliecībai. Tātad perfekcionists meklē tikai kļūdas, kur es izgāzos, kas tur nebija pareizi, ko es nenodevu laikā, bet nefokusējas uz kaut kādiem veiksmes gadījumiem, kur viņš tika galā. Ja? Piemēram, psihoterapijā es esmu mācījis daudzus pacientus. Viņš saka, es visu dienu strādāju, tur visādi e-pasti prasības, tur priekšnieks, kolēģi nāk, visu kaut ko jautāt. Es vispār neko nepaspēju. Ja? Es aicinu
uzrakstīt, ko dienas laikā izdarīja. Ja? Kas ir, piemēram, pavisam vienkārši. Piemēram, atbildēju uz 12 ēpastiem, ja? Palīdzēju 3 kolēģiem. Tātad sastādīju atskaiti līdz pusē vai uzrakstīju 1/3 no atskaites. Tie visi ir sasniegumi, ja? Bet tas, kas ir perfekcionists, viņš to neuzskatīs par sasniegumiem. Viņš atskaitēji jau jābūt bija gatavai šodien, un tai vajadzēja būt maksimāli perfektai. Bet man starp citu arī jāpalīdz visiem kolēģiem, un man starp citu arī jāatbild uz visiem ēpastiem, ja kaut viņi tur ir vesels 100. Tātad vēl ir tāds aizspriedums, kas saucās pozitīvu sasniegumu un ieguvumu devalvāciju. Nu jā, par to apstiprinājumu aizspriedumu tātad, lūk, ir svarīgi, ka mēs meklējam, kurās dzīves jomās mums ir šis apstiprinājuma aizspriedums. Ja tas var būt romantiskajās attiecībās, tas var būt draudzībā, tas var būt darba attiecībās un galvenais, kā tas izpaužās. Tātad pozitīvu sasniegumu un ieguvumu devalvācija traucē saskatīt tās pozitīvās īpašības, ja? Jo tas ir arī tā kā daļa no šī apstiprinājuma aizsprieduma. Piemēram, labi, es uzrakstīju 1/3 no atskaites, bet tas taču nav, atskaita nav gatava. Kā es varu pateikt, ka es kaut ko izdarījis? Ja? Man pienāca 100 ēpasti, es atbildēju tikai 12. Kā es varu pateikt, ka es kaut ko izdarījis? Tā ir tipiskā perfekcionista domāšana. Ja? Bet kā? Cilvēks izdarīja tik, cik viņš varēja izdarīt, tik, cik viņš spējas atļauj. Viņš jau tā strādāja kā automāts robots. Ja? Tāpēc, kāpēc gan vajadzētu devalvēt to, kas tiešām tika sasniegts? Tātad vēl ir prasību kategorisms. Tātad tas ir tāds melnbaltas domāšanas veids, kad pašam vai citiem noteikti jāatbilst kādiem kritērijiem, citādi cilvēks nav derīgs. Jā, tātad, man noteikti jābūt tādam. Jā, tas ir, šis kategorisms, viņš ir tipiski iet no morāles, piemēram. Ja nav jābūt, ir perfekti. Noteikti ir jābūt perfekti. Viss, kas nav perfekti, nedara. Jā, tātad man noteikti jābūt pirmajam. Nekāda otrā vieta, tas vispār nav nekāds ieguvums. Ja, ja mani neslavē, tad man ir jāmīl, jāslavē, bet ja tā nav, tad es esmu nederīga. Ja? Vai arī, ja man nesaka komplimentus katru dienu, 5 reizes dienā, tad es esmu neglīta. Tas nozīmē, ka es nepatīku. Tātad tas ir kategorisms. Teiksim, darbs ar tādu kategorismu ir izvirzīt tieši šos mērenākos apgalvojumus, piemēram, ka būtu bijis ļoti labi, ja es būtu paspējis uzrakstīt visu atskaiti. Ja? Bet tas, ka es uzrakstīju arī 1/3, tas arī ir sasniegums. Ja? Vai, piemēram, būtu bijis labi, kad es būtu pirmajā vietā, bet otrā vieta arī vai trešā vieta ir ļoti labs ieguvums. Tātad, ja mani neviens neslavē, tas nenozīmē, ka esmu nederīga, jo es taču pati sevi arī varu paslavēt. Beigās es redzu, ko es esmu izdarījusi vai izdarījis. Lūk, kognitīvajā terapijā, redzat, iesaka, piemēram, pildīt dažāda veida tabulas. Parasti cilvēkiem tādas tabulas, dienas grāmatas nepatīk, īpaši jau darbā, visādas Excel tabulas ir jāpilda, un tā vēl te ņemties ar sevi mājās. Bet, tās ir vienas no tādām efektīvākajām metodēm, ja to, ko mēs pierakstām, mēs pie tā arī papildus piedomājām. Redzat, tā situācija ir šeit, tas ir tas A, ja situācija, te ir pirmās 3 ailītes ir ABC modelis. Tikai situācija tas ir A, tas mūds, tās ir emocijas, tas ir tas, kas ir C, un automātiskās domas, tas ir tas, kas ir B. Un šeit tātad, piemēram, mani kritizēja, sajūtos bēdīgs, vai biju apvainojies, vai sajūtu vainas apziņu. Tātad mēs pierakstam, kādas automātiskās domas bija galvā. Jā, tātad, ja jau mani kritizē, tas nozīmē, ka esmu slikts darbinieks.
Un tad, kā ar tām cīnīties, jūs redzat, viens ir aicinājums vākt pierādījums, kas apstiprina to domu, ka es esmu slikts darbinieks, kādi ir pierādījumi. Nu, nevajag jau ignorēt, te netiek propagandēta pozitīvā psiholoģija, ka, lai ko es izdarītu, sevi noteikti ir jāpaslavē. Nē, var skatīties patiesībai acīs, vai ir kāda tiešām pamatojums, ka esmu slikts darbinieks. Un pēc tam kādi ir pierādījumi, tomēr, kas apgāž šo domu, ka varbūt es neesmu nemaz tik slikts darbinieks. Varbūt kaut kādās jomās es pat ļoti labs darbinieks esmu. Ja? Un tad līdz ar to var izvirzīt tās alternatīvās domas, kas būs mērenākas, un skatīties, kā tas ietekmē emocijas lūk tagad. Piemēram, tas var izskatīties tā. Teiksim, situācija ir, mani kritizēja vadītājs par nespēju veikt visus uzdotos darbus. Un to ir ļoti daudz. Ko es jūtu, tas ir kauns un vainas izjūta. Tātad esmu slikta darbiniece, ne tik attapīga kā visi citi. Es nedrīkstu saņemt kritiku, ja tas nozīmē, ka esmu bezjēdzīga. Lūk, tas ir tas ABC modelis, un ir svarīgi arī šeit paskatīties, kādas te ir domāšanas kļūdas. Ja, te aicināt. Tā kā es uzrakstīju šo savu domu gājienu, es varu paskatīties, vai te nav gadījumā melns balts domāšana, vai te nav tāda nevajadzīga vispārināšana, vai te nav katastrofizācija, vai te nav tas apstiprinājuma aizspriedums un pozitīvā devalvācija, jā, piemēram, vai tad vienmēr priekšnieks mani tikai kritizē, varbūt, ka viņš ir arī paslavējis. Jā. Varbūt tā kritika bija pamatota, varbūt tā bija nepamatota. Ja cilvēks nevar izdomāt, kā tad varētu domāt tajā situācijā, var aizpildot 4. stabiņu, izjautāt, tā sakot, intervēt citus cilvēkus. Un kādus pārliecinātus. Piemēram, aiziet pie kāda pārliecināta cilvēka, kolēģa, drauga, paziņas un paprasīt, kā tu uztver situāciju, ka tev kritizē? Piemēram, ir tev kritizējuši? Vai tev ir kritizējuši tur citu darbinieku klātbūtnē? Kā tu jūties tādā situācijā? Ja? Kā tu izdomāji tā atbildēt? Kā tu domāji? Un tad pierakstīt šajā 4. stabiņā tā cilvēka atbildes. Ja? Tā kā iemācīties sevi paņemt domas no tādiem pašpārliecinātākiem citiem cilvēkiem. Protams, arī ar kritisku analīzi, jo, kā es teicu, pārlieku pozitīvas domas arī var būt ilūzija. Jā? Tie cilvēki arī var pārspīlēt un tā nekritiski uztvert, jā? Ka vispār priekšnieks ir stulbs un viņš nav jāņem galvā. Un es vienkārši viņu uzskatu par stulbu, un tāpēc es neuztraucos, ka viņš man kritizē. Es nedomāju, ka tas ir tāda ļoti objektīvs situācijas novērtējums. Tātad, lūk, ja grūti sev pārliecināt, bet, kad uz mani tas attiecās, piemēram, var pildīt tādu tabulu, ja, kad es esmu slikta darbiniece, tātad, kas ir tās negatīvās domas, ne tik attapīgi kā visi citi, jo ir kaut kāds attapības ideāls, ja, tur, nezinu, ka es varu vienmēr visās situācijās momentāli atbildēt uz visiem sarežģītākajiem jautājumiem. Tas ir normāla attapība. Ja, ja es tā nevaru, tad es esmu neattapīga. Tātad, kādi tad ir fakti, kas apstiprina, ka manam viedoklim ir taisnība, ja, jo mani tiešām kritizēja vadītājs, tā nebija iztēle, ka vadītājs ir neapmierināts, viņš tiešām izteica piezīmes. Un kādi var būt fakti, kas runā pretī negatīvistiskai pārliecībai, tos arī vākt, lai nebūtu šis apstiprinājuma aizspriedums. Piemēram, es atceros, ka viens cits vadītājs, nodaļas vadītājs pagājušā nedēļā man pateicās par kvalitīvi izpildīt darbu. Ja? Tātad mēs neignorējam arī kaut kādus šos pozitīvos faktus. Tātad domāšanas kļūdas, kā viņas var kategorizēt. Var uzdot sev jautājumu, jā, piemēram, par ko es domāju tad, kad saskumu. Es tā kā uzdodu jautājumu jums, piemēram, jūs saskumāt tanī brīdī, par ko jūs tanī brīdī domājāt. Jā?
Vai ievērojat, kuri domāšanas ieradumi, domāšanas kļūdas un neobjektivitātes jums sastopams biežāk? Piemēram, no tām minētajām. Aplūkojiet domāšanas ieradumus, kļūdu un aizspriedumu sarakstu. Jā, tātad, kuras tad no domāšanas kļūdām esat ievērojis sev? Tātad, es šeit izvirzīšu citu perfekcionistisku ideālu, jo vairāk jūs sev atrodat domāšanas kļūdu, jo labāk. Tas, kurš sev domāšanas kļūdu neatrod, tas sevi māna. Man arī ir domāšanas kļūdas. Es vispār neapgalvoju, ka visi baigi pareizi, ko es te saku, jūs varat arī kritiski to vērtēt. Izrakstiet tipiskās automātiskās domas stabiņā kreisajā pusē, bet stabiņa labajā pusē nosauciet, kategorizējiet šo domu kā domāšanas kļūdu. Jo ir svarīgi, nospraust sev prātā, ka tā domāt ir domāšanas kļūda. Ja? Tā ir tā saucamā varbūt tāda ātrā domāšana, kas citreiz nodara, bet ne tāda. Piemēram, tātad mani kritizēja vadītājs par nespēju veikt visus uzdotos darbus, un to ir ļoti daudz. Tātad esmu slikta darbiniece, ne tik attapīga kā visi citi. Es uzskatu, ka es nedrīkst saņemt kritiku, ja tas nozīmē, ka es esmu bezjēdzīga. Mēs varam šeit kategorizēt. Te ir melns balts domāšana. Ja? Tātad, ja slavēju, tad esmu laba, ja pakritizēju, uzreiz nozīmē, ka ir slikta. Te ir katastrofizācija, tātad slikta visās jomās. Nevis, ka arī kaut kādās jomās veiksmīga. Te ir personalizēšana, ja? Piemēram, tātad priekšnieks jau ir paņēmis uz mani aci un jau ievērojis. Ja? Nevis, ka priekšnieks grib, lai es labojos un būtu efektīvāks, ja? Bet tātad jau vairs netur mani par tā kā pilnvērtīgu. Pozitīvā devalvēšana un šis aizsprieduma apstiprinājums. Ja? Un tātad jūs mēģināt atrast, kur tas ir. Ja? Tātad, ja mēs to nofiksējam, tā ir kļūda, mums ir iespēja, tā kā sakot, sevi pārprogrammēt. Tātad, domāšanas tādu neobjektivitāti var pasvītrot ar atbildēm, kas sastāv no citām pat pretējām domām. Piemēram, kādi man tam ir pierādījumi, ja, ka priekšnieks man speciāli ienīst? Man tam nav pierādījumu. Ja. Varbūt es veicu nepamatoti ātru secinājumu. Vai principā es esmu tāds pats kā citi. Ja? Visi arī nespēja atbildēt uz visiem ēpastiem, un tur vēl Žanis, Antra un Jānis arī nodevā stipri vēlāk savas darba atskaites. Labi ir tomēr noskaņot sev tā, ka es varu labi justies arī bez viņu uzmanības. Ja? Un varbūt viņi paši domā vai iepatikās man. Piemēram, priekšnieks arī grib patikt saviem darbiniekiem, ja viņam nav tā, ka vienalga. Ja, ne tikai, ka es uztraucos, vai es patīku apkārtējiem, bet arī citi uztraucās, vai viņi patīk man. Tātad, tad var mēģināt noformulēt pārliecību, ja izejot no tās. Ja pārliecība jau ir tāda drusku dziļāka nekā automātiskās domas. Tātad, lai es justos optimāli, man jābūt tādam un tādam, vai tādai un tādai. Savukārt, ja es tāds neesmu, es esmu, vai es jūtos, tur nezinu, kā lūzeris, tur neveiksminiece, nejēdzīga un tā tālāk. Vai lai es justos optimāli, tas ir tad, kāda ir sakarība ar to, kā citi cilvēki izturās pret mani. Ja? Lai es justos optimāli, cilvēkiem pret mani jāizturas šādi. Piemēram, tur jāizsaka komplimenti, jāslavē, jāaicina visur sev līdz. Ja? Bet es jūtos slikti, ja pret mani izturās tādi. Piemēram, šādi kritizēja, nepaicināja tur svinēt dzimšanas dienu, vai vēl kaut ko izdarīja. Ja, tātad, lūk, un tam mēs varam atrast, ja tāds divas kategorijas pārliecība, kas būs melns, balts domāšana. Tātad pārliecību mainīšana būs mēģinājums atteikties sevi vērtēt tikai no tiem augstajiem sasniegumiem.
Tāpat tās atteikšanās sevi vērtēt no citu pozitīvas vai negatīvas attieksmes pret sevi. Ja ir jāmēģina sev padarīt autonomāku, nevis kā mans pašnovērtējums ir atkarīgs vai mani slavē vai kritizē. Un visbeidzot, kā es teicu, šo kategorisko spriedumu un pārliecību samazināšana vai izskaušana. Angļu valodā pat tas Alberts Ellis, kas izveidoja šo ABC modeli, viņš ievies tādu cilvēkiem nepatīkamu vārdu, ja? Jo tas kategorisms angļu valodā skan tā I must, ja? Man vajag. Un tad tātad viņš to nosauca par masturbation, ja, ka tā ir tāda masturbācija, kā man vajag, I must, this and that un tā tālāk, ja, tad no tā vajadzētu atteikties. Tā tad iekšējā pašapzinātība, kas tāda, ja, kas tā tāda. Tā tad tā ir domāšana par domāšanu, jā, tāds svešvārds ir metakognīcija, metacognition. Tātad metakognīcija nozīmē būt pārliecinātam par to, ko es zinu un ko es nezinu. Un piedāvām arī atzīt, ka es to nezinu, nevis to slēpt, jo perfekcionisti, viņi jūtas neērti, ka viņi kaut ko nezina. Jā, piemēram, perfekcionists pasniedzējs auditorijas priekšā nevar atbildēt uz kaut kādu jautājumu, viņš jūtas neērti, jā, bet nevar taču pārzināt visus faktus pat no savas jomas. Saprast, ko man nepieciešams zināt, lai es varētu izdarīt konkrēto uzdevumu. Un ideja esamība par to, ka es varu izmantot esošās prasmes, lai iemācītos to, ko vēl nezinu, vai lai izpildītu uzdevumu. Ja? Un man nav jāzina un jāmāk viss uzreiz. Kas ir raksturīgi šai morālajiem kategorismiem, ir, ka tevi jāmāk tagad. Ja? Redzi, tu pielaidi kļūdu, viss tas ir slikti. Nevis, ka vispār mēs iegūstam pieredzi daudzu gadu laikā. Ja, pēc 5 gadiem es jau būšu daudz labāks un tādas šādas kļūdas nepielaidīšu, kādas es pielaišu tagad. Un tas ir normāls veids, kā mums sevi jāpieņem. Ja. Amorālei viņai, tā kā, ko mēs esam ieguvuši tur no vecākiem, ja, ir, piemēram, varbūt vienalga, ja, teiksim, tev to jāzina. Metakognitīvā informētība ir arī spēja izjust negatīvās domas un jūtas, tātad spēja novērot psihiskos notikumus, kas iet caur prātu nevis kā tuvāko daļu no sevis, bet caur distances prizmu. Ja, kā es teicu, vienkārši it kā skatoties no malas. Un ja attīsta tādu metakognitīvo izpratni, tad šādi cilvēki spēj izvairīties no depresijas un labāk pārvarēt stresa situācijas, salīdzinot ar cilvēkiem, kam nav tāda attīstīta tāda veids domāt par domām, ja, vai analizēt emocijas, skatīties uz viņām tā kā no malas un tā kā no malas arī analizēt. Un kritiskajā domāšanā tas saucās pret sevi vērstais kritiskais izvērtējums. Ja? Tātad, ka mēs tās domāšanas kļūdas ne tikai ievērojam citos, bet arī savos pieņēmumos par pasauli. Un tad, kā to var labāk attīstīt, tā ir ārējās pašapzinātības attīstīšana. Un tas ir, principā, laikam, pēdējais akcents šodien, bet ļoti svarīgs. Tātad ārējās pašapzinātības tas nozīmē, kad mēs attīstam tādu apzinātību par to, ko citi cilvēki par mums domā. Bet tas nav aizspriedumaini. Man liekas, ka visi uz mani skatās šķībi. Man liekas, ka mani aiz muguras aprunā. Bet uzzināt, ko pat tiešām viņi par mums domā. Nevis,
kāda ir mana fantāzija, ko viņi par mani domā. Ja? Jo tāpēc, ka daudz pētnieku uzskata, kā apkārtējie, gan tuvākie, gan tālākie var vismaz daudzas daļas par mums redzēt objektīvāk nekā mēs paši sevi. Un tas nozīmē ārējā pašapzinātības attīstība, nozīmē tīša citu viedokļu izzināšanu par sevi. Nevis es fantazēju, kā priekšnieks man ienīst, bet es izprasu no visas sirds, teiksim, kādas varbūt manas īpašības vai darba kategorijas redz kā nepieņemamas. Vai partnerim savam, no visa tiesa jau tieši kādas manas īpašības vai darbības nav labas, pret ko partnerim ir pretenzijas. Tātad tas nozīmē, ka nevis kritizēt sevi, bet ļaut, lai citi tevi kritizē. Un šo kritiku aicināt. Ja, tas ir tā kā iet pretī instinktam. Ja, mums jau nepatīk, ka mūs kritizē, un perfekcionistam tas nepatīk īpaši. Bet, ja gribās no perfekcionisma atbrīvoties, vajag lūgt, lai citi tev kritizē. Un tas ir, starp citu, panākt objektīvu viedokli par sevi ir diezgan grūti. Ja, jo to traucē šādi 3 šķēršļi. Paši tuvākie cilvēki drīzāk piekopi baltos melus un nedalās ar informāciju, ja izjūt diskomfortu vai vainas apziņu izteikt patiesību. Viņam negribās, piemēram, lai jūs apvainojaties. Ja? Viņi nav pārliecināti, zināt, jo tā ir daudz reiz gadījies. Pasaka, kas tev manī nepatīk. Tu gribi to dzirdēt? Jā, gribu. Viņš pasaka, tu cūka tāds, tad tu šitā pa mani domā, ja? Un izrādās cilvēks saprot, ka viņš ir apmānīts, ja? Viņam likās, ka viņam prasa tiešām pateikt taisnību, bet izrādās, ka cilvēks apvainojās, ja? Tad tādi jautājumi nav jāuzdod, tad jautājumu jāuzdod, es gribu, lai tu man tagad paslavē, ja? Bet ja tev ir kaut kas negatīvs pa mani, tad to noklusē, tad tā ir godīgāk. Tātad otrā šķērslis ir, ka cilvēks pats nav gatavs uzklausīt kritiku, jo izjūt diskomfortu, sāpes un kaunu, kad saņem šo tādu neslavinošo atgrieznisko saiti. Psihoanalīzē tas saucās narcisma trauma, jo mēs jau gribam, lai mēs apkārtējiem patīkam. Tikko kāds tā pasaka, ja, tad tas nozīmē, ka es nepatīku. Ja, un tāpēc... Atvainojos. Jā, tā tad ir tāda uztvere, ka, ja mani kritizē, tas nozīmē, ka nemīlu. Jā, tā tad, ja mani slavē, tas nozīmē, ka mīlu, ja mani kritizē, tas nozīmē, ka nemīlu. Un tas var būt pilnīgi nepareiz pārliecība, tāpēc, ka, ja mani slavē, pilnīgi iespējams, ka cilvēks saka baltos melus. Ja mani kritizē, tas nozīmē, ka tā ir iespēja saprast, lai es varētu attīstīties. Un vēl trešā problēma ir, ka apkārtējo cilvēku izteiktā kritika bieži ir nelabvēlīga, agresīva, un viņi lieto kaut kāds devalvējošs vārdus. Man Jāni jāsaka, ka tu esi stulbs, ja? Ko man vēl tev teikt? Tā ir tava galvenā negatīvā īpašība, ja? Protams, ka tas ir tāda moralizācija, un tas, tā kā attīstībai neko nedod. Lūk, es te izrakstīju senā stoiķa filozofa Senekas aizvainojumu uztvers klasifikāciju. Ja? Tātad, ja kāds cilvēks pasaka par jums kādu sāpīgu patiesību, piemēram, plikpaurim pasaka, ka viņš ir plikpauris, tad apvainoties par patiesības izteikšanu ir muļķība. Ja? Protams, var pateikt, ka es pats to zinu, ka esmu plikpauris. Tātad, ja kāds cilvēks pasaka jums aplamu lietu, domādams, ka tā ir patiesība, tad apvainoties par šādu otra cilvēka kļūdu ir muļķīgi. Jo viņš ir kļūdījies, un viņam ir jāparāda, kādā ziņā viņš ir kļūdījies. Bet, ja kāds cilvēks grib jūs tiešām apvainot, tad tāds cilvēks jāuztver kā bērnišķīgs, kurš nav izaudzis un grib ķircināties vai uzvesties kā huligāns. Tāds cilvēks jāuztver ar nožēlu. Mūsu katedrā mēs mācām tādu konstruktīvu kritikas uztveršanu tādu. Ja kritika ir pamatota
un es to nezināju, ka man piemīt šāda īpašība, kā izstāst no malas, tad man ir jāpateicās par kritiku, jā, jo tā ir tiešām grūti dabonam informāciju, un tas ir baigi labi, ka mēs tādu iegūstam. Savukārt, ja kritika ir nepamatota, balstīta uz tiešām pārpratumu, mums ir jāmāk mierīgā tonī kritiku atspēkot. Tas saucās argumentācijas iemaņas. Jā, tātad katram cilvēkam būtu jāapgūst normālas argumentācijas iemaņas. Tātad aicinājumi pēc konstruktīvas kritikas ir izveidot pareizu, konstruktīvu savu negatīvo īpašību izziņas procesu, prasīt konkrētību no cilvēku, konkrēti, kurā vietā izpaudās, ka es esmu tur, neatapīgs. Vai vienā reizē fokusēties uz vienu vai diviem pieņēmumiem, ko man norāda, un tad ir 3R modelis, jā, angļu valodā. Uzņemt, reflektēt un atbildēt. Tātad, ja šī kritika bija ļoti vērtīga, tiešām ir svarīgi pateikties par to. Un uzdot jautājumu sev, ko es varu izmainīt līdz ar to un kā to izmainīt, jo noteikti daudz ko no tā tiešām var izmainīt. Un ja es izmainīšos, kā tad šīs izmaiņas ietekmēs manu dzīvi tuvākajā un tālākajā perspektīvā. Jo ja es novēršu kādu no tām īpašībām, tiešām tas var diezgan daudz ko dot. Nu, un pats pēdējais ir fokusēšanās uz procesu, nevis mērķi. Respektīvi, perfekcionismu problēma ir tāda, ka viņa ir mērķis, tātad mērķis ir būt perfektam. Jā. Nu, piemēram, var minēt arī jautājumu par mūziķi, varbūt tās, jā. Mūziķis var redzēt, ka man kādreiz jābūt tur pasaules slavenām, es nezinu, violniekam, ģitāristam, tur pianistam un tam līdzīgi. Fokusēšanās uz procesu ir tas, ko es teicu. Procesu ir jāizjūt ar baudu, citādi nav vērts to darīt. Jā. Piemēram, tāpēc es saku, normāls ir, es mēdzu teikt, es esmu ļoti apmierināts ar tādu dzīves atziņu, bet normāls ir sports veselībai. Pilnīgi nenormāls ir profesionālais sports ar visiem tiem olimpiskajiem čempioniem un vispār, ka viņiem maksā miljonus un starp citu zinātni nesaņem neko. Es domāju, ka visiem profesionāliem sportistiem nevajadzētu nesaņemt nevienu kapeiku. Jā, tur čaļi spēlē basketbolu un viņi ir miljonāri. Domāju, diezgan tāda muļķīga naudas šķiešana, ko varētu ielikt daudz labākos procesos. Tātad, kas saka fokusēšanās uz procesu? Emociju un domu apzinātības praktizēšana, tas nozīmē, ka es esmu kontaktā ar savām emocijām, domām šeit un tagad. Nu, un tad ir tādi moderni jēdzieni mūsdienās, ko varbūt jūs zināt, bet ja jūs nezināt, varu ieteikt ar tiem iepazīties, izlasot šīs grāmatas. Viena ir plūsmas apziņa, ka mums ir svarīgi attīstīt plūsmas apziņu. Jā, tas ir, kad es izjūtu baudu no tā, ko es daru tagadnē. Ja, piemēram, viens piemērs ir zinātnieks. Viņš var iegūt darba rezultāts un savu Nobel prēmiju varbūt pēc 20, 30 gadiem. Bet viņš par to nedomāja, ka viņš to Nobel prēmiju iegūs. Viņš nodarbojās ar to, kas viņam patika. Tātad plūsmas apziņa, tas ir termins, kas ir attīstīts rietumos. No šī psihologa, kuram ir ārkārtīgi grūti izrunājams uzvārds, un savukārt Ikigai princips ir kaut kas līdzīgs, bet Japānā. Ja? Nu, par šo Ikigai principu ir pat grāmata latviešu valodā tulkota, tā kā var palasīt to, bet nu, tas ir, ka citreiz šeit tiek minēts kaut kādu pat tādu diezgan zema prestiža darbu,
cilvēks izpildā ar tādu baudu. Es lasīju vienu citu grāmatu pa Ikigai, un tur tiek minēts piemērs par dažiem sumo cīkstoņiem. Ja? Sumo cīņa Japānā, piemēram, ir ļoti prestižā, bet tur ir vesela rinda tādi cīkstoņi, kas vispār nekad neko nevinnē. Viņi tur ir, piemēram, kaut kādās vienās sacensībās, es nezinu, cik tur, piemēram, 20 cīņas, un viņi tur kādās 18 zaudē un 1-2 uzvar. Un viņi mūžīgi tur ir pašā apakšā, un ja sumo ir pašā apakšā, tad nozīmē, ka visu laiku ir jātīra tur tās sporta zāles un jānēsā tiem slavenajiem sumo cīkstoņiem viņu mantas, koferus tur un visādi jāpalīdz. Un tas cilvēks, bet viņš mierīgi varētu mainīt savu nodarbošanos, ja viņam tur ļoti palīdz tādā ziņā apgūt citu profesiju. Bet nē, viņš paliek, jā, tāpēc, ka viņam tieši patīk šis process, un tas, ka viņš nekad nav uzvarētājs un nekad arī nebūs, viņš neiegūst tās pakāpes, kas saucās Ozaki vai Jakudzuna, kas ir augstākās pakāpes sumo. Nē, viņš ar to nodarbosies, jā, tātad tas ir tāds pilnīgi neperfekcionistiska uzstādījuma piemērs. Es, protams, nesaku, ka noteikti nav tā kā jātiecās pēc šiem sasniegumiem, bet mēs atceramies tādā gadījumā šī pozitīvā perfekcionisma koncepciju. Jā, piemēram, tagad to sāk izmantot arī pētījumos. Šeit jūs redzat dažu pētījumu piemērus, kad, teiksim, šī plūsmas apziņa un tā saistība ar laimes sajūtu, vai plūsmas apziņa samazina trauksmi, vai, piemēram, kā attīstīt plūsmas apziņu arī, tā kā otrajā dzīves pusē. Tā, tas no manas puses arī būtu viss. Tā tad esmu gatavs tagad atbildēt atkal uz jautājumiem. Tā, jautājumi mums būs 3 jautājumi. Viens būs no iepriekšējās sesijas beigām. Cik liela ietekme perfekcionismu veidošanā ir citu cilvēku attieksmē pret mani? Ir tāda sajūta, ka ģimene manī to ir veidojusi. Jā, ģimene var veidot perfekcionismu 2 veidos. Viens veids ir, ka vecāki to pieprasa. Teiksim, tātad tieši tā arī sakot, ka, piemēram, kāpēc 9 atzīme, kāpēc nav 10? Jā? Vai 8? Vajadzēja, kāpēc nav 10? Jā? Vai kāpēc nav 1. vieta, bet 2? Jā? Es atceros pat vienu gadījumu, kas bija, teiksim tā, īsākā psihoterapija, daudz maz veiksmīga mana mūžā, kāda vien bija, viena vizītē 15 minūtes. Tas izpaudās tā, ka reiz atnāca viens tēvs, kuram meita tur spēlē violi, un viņš teica, ko lai es daru, jā. Tad, kad mēs spēlējam tāpatās violi, viņi spēlē ļoti labi. Kā ir jāuzstājās uz skatuves vai tur Grand Prix, tur kaut kādās tur koncertos, kad vajag vinnēt kaut ko, tā viņa pilnīgi tā uztraucās, tur trīc rokas un nekas viņai nesanāk. Un es domāju tagad, un vispār tā garām ejot ieskrēja kabinetā kādreiz, kur es sēdēju tādā poliklinikā. Un es domāju, tagad pagāds ko lai viņam tādu pasaka? Un es viņam saku, ziniet, pasakat savai meitai, ka es tevi mīlēšu tik un tā, kaut arī tu paliksi pēdējā vietā. Ja? Jo, protams, ir labi, ka tu vari kaut ko vinnēt, bet tu tāpat esi man mīļā meitiņa. Un viņš tā palika tāds šokēts, mute vaļā, viņš teica, Haidī, es nekad nebiju iedomājies, ka šitā ir jāsaka. Ja? Neko tam līdzīgi es neesmu teicis. Un 3 reiz klanīdamies, tā kā aizgāja prom. Otrs veids, kā vecāki var veicināt perfekcionismu, ir neliekoties nezinis. Piemēram, tur alkohola kaut kāds problēmas, depresijas, ja, un nepievērš uzmanību. Bērnam attīstās perfekcionisms pēc tipa, ja es būšu izcils vai izcila,
tad man beidzot pievērsīs uzmanību. Ja? Un tā ir tā atkarība no apkārtējo uzskatu. Pirmām kārtām man pietrūka mīlestības, es viņu gribu iegūt, lai es to iegūtu, man jābūt izcilai un perfektai. Otrs jautājums. Kā rīkoties, ja man jāsatiek cilvēks, kurš ir uz citiem vērsts perfekcionists, bet es esmu pati uz sevi vērsta? Nonākam tādā kā vajātāju un upura lomās, kā norobežoties un iziet no šāda trīsstūra? Jā, nelabvēlīga kombinācija. Varbūt, kā zinātne tagad saka, pretstati nepievelkās, pretstati atgrūžās, pievelkās līdzīgāk domājošie. Es ieteiktu tad labāk sameklēt kādu, kas arī ir uz sevi vērsts perfekcionists, vismaz. Tā, es ceru, ka mēs sapratīsim šo jautājumu, bet runājot par baltajiem meliem, lai gan ir daudzi, kuri pēdiņās objektīvi uztver tos, kas viņus vērtē tikai pozitīvi, ir arī daudzi, kuri objektīvi novērtē tikai negatīvos komentārus par sevi. Kādas domāšanas kļūdas vai principi te parādās? Objektīvi novērtē negatīvos komentārus. Es domāju, kas te ir varbūt tā domāts aiz tā. Teiksim, varbūt atcerās negatīvo. Ja? Tas ir tas pats apstiprinājuma aizspriedums, kad neatcerās, kad tāda ignorē tos brīžus, kad izsakās kāds arī labvēlīgi un apstiprinoši. Ja? Tā ir tāda, teiksim, tāda aizdomīgi negatīvistiskā domāšana. Es domāju, protams, arī nopietnāk varbūt atbildējot uz to iepriekšējo jautājumu, ko man teikt, tā kā jāstrādā ar sevi un otram cilvēkam arī jāparāda, kādas ir domāšanas kļūdas šajā ziņā un kāpēc tās domāšanas kļūdas viņas novedīs vai pie konfliktiem, ja? Vai arī, teiksim, kad abi divi ir nelaimīgi, jo tik un tā, kaut arī, teiksim, tam, kuram ir vērsts uz ļoti kritisks ir uz āru, teiksim, es neteiktu, ka tā ir kaut kāda tāda augsta dzīves kvalitāte viņam, kaut arī tas, kas ir vērsts uz sev partneri, nekādīgi neatbild pretim. Ja? Viņi abi divi ir nelaimīgi, un tāpēc, teiksim, pozitīvas attiecības ir siltu jūtu paušana, un tāpēc tiem perfekcionistiem var pievērst uzmanību, ka pietrūks siltas jūtas. Jā, arī dažreiz psihoterapeiti iesaka pacientiem, tur, mammas vai tēvs visu laiku kritizēja. Kad var norādīt, ka man no tevis ir pietrūcis arī kaut kas labs, ja es esmu dzirdējis vai dzirdējusi to un to, ka tas viss ir slikti, bet vai tu vari pateikt kaut ko labu, ja, par mani. Vai pat arī to teikt, ka tas ir ļoti svarīgi, ja tu gribi, lai es braucu ciemos un sarunājos pa telefonu, es tad gribu dzirdēt arī kaut kādas pozitīvas lietas.